Nu, ko esat sveicināti pirmajā podkāstā ar nosaukumu Ārzemnieks ārzemēs. Šoreiz ir man pirmā viešņa. Man ir bijis iepriekš podkāsts, bet tur es vairāk par sevi stāstīju, bet šis vairāk ir domāts tam, ka es jautāju kādam vietējam cilvēkam, kas šeit dzīvo, latvietim, kaut kādu labu laiku par to, kāds ir bijis tas stāsts, kā nonāca Norvēģijā dotajā brīdī. Un, vienkārši tāda vienkārša saruna, nekas tāds baigi uzspies vai tā. Šodien tātad pirmais viešņa ir mums ir Kate. Viņa dzīvo Norvēģijā kaut kādu brīdi jau, pēc tam to mēs noskaidrosim, cik ilgi un cik daudz, bet viņa ir studente, cik es saprotu, vai ne? Jā, es pēdējā gadā vidusskolā tagad eju. Tā kā... Jā. Studenti, skolā, te Norvēģijā. Ok, varbūt pastāst, maz drusciņi par sevi. Kas tu esi, ko tu dari, kas tev patīk. Plus mīnus, lai cilvēki mazliet tev iepazīst. Tu stāsti to, ko tu gribi stāstīt un ko tu vari pastāstīt par sevi. Sveiki, mani sauc Kate. Kā jūs zināt, es dzīvoju Norvēģijā kopš 4 gadu vecuma. Mēs pārvācāmies šeit ar visu ģimeni. Mēs esam tikai man tuvā ģimene, man māsa un man vecāks šeit dzīvo. Mēs dzīvojam diezgan tādā nomaļā vietā, šeit vairāk tā kā lauku pusē. Es gan skolēju Stavangerā, kas ir diezgan liela pilsēta, viena no 4. lielākā, manuprāt, Norvēģijā. Es pati esmu diezgan pozitīvs cilvēks. Es eju dejās, man patīk iepazīties cilvēkiem, es ļoti sociāls cilvēks. Un es arī strādāju šeit Norvēģijā, tā kā es strādāju šeit drēbju veikalā. Un tur mācos, Pēc man ikdienu patīk cep kūkas, diezgan tāds radošs cilvēks. Ok. Tātad tu ieradies tā, ka tev bija 4 gadi. Jā, man tēvs atbrauca jau agrāk, es neatceros, cik gadus jau pirms tam stāka šeit strādāt. Un man mamma strādāja bankā Latvijā, un viņš tā kā brauc turp apakaļ mēnešu dažs šeit, uz tā kā hardvestiem turp visādām vietām strādāju. Un mēs sapratām, kā ģimene, kad īsti nestrādā, kad nav pietiekami daudz laika kopā, kad tev ir mazs bērns. Es domāju, kā mātei tas ir ļoti smagi, vai ne, kaut arī tev tur ģimene. Tad bija vai nu mēs visi braucam apakaļ, tā kā viņš brauc apakaļ uz Latviju, vai arī mēs visi pārvācamies šeit. Okay. Tā galvenā doma uz Norvēģiju braukt, teiksim, tā kā peļņā bija sākumā, vai ne? Peļņā, jā. Es pareizi atceros, ap tiem gadiem tur sākās kaut kāda tā krīze arī, tā kā ar naudām tur būvniecība bišķi apstājās, kad... Kaut kāds, es atceros, 2006. gads, man liekas, jā, bija krīze. Tas bija apmēram tad gads pēc piedzima, vai ne, un tad viņš strādāja būvniecībā un restorāniem, tad tur bišķi tā kā aizgājis biznesa tā kā ciet vairāk un bija vieglāk šeit nākt strādāt. Bet mēs tagad ir 2025. gads. Tūlīt būs 6. Tūlīt būs 6. gads un 2006. tas ir 20 gadi atpakaļ. Jā. Wow. 2006. gadā es vispār vēl strādāju, man liekas, mēbeļu veikalā. Man pat doma nebija kaut kur braukt, kaut ko, Un es vēl nebiju piedzimusi, tā kā. Jā. Kura gada tu sanāk? 2007. Ok, tev vēl bija jāpaciešās. Man vēl bija jāapgājas kaut kur tur dvēselīt, tā kā kur lidoja apkārt. Jā, baigi forši. Ok, tad tev ir pilni 18 gadi. Man tagad ir 18 gadi, jā. Ok, tātad tu vari saukties par, tu sev devi vairāk kā Norvēģietu vai kā Latvieti? Zinu, ko man šis jautājums vairākas reizes dabūs, un es nezinu, kā atbildēt. Es sāku ap divu. Man ir abas pasas, un es jūtos arī, ka man identitāte un personība ir abas divas. Un tā kā es jūtos mājās, kad es vasarā aizbraucu uz Latviju. Bet iedomāties, tur dzīvot īsti nevarētu. Jā, tev patīk tā kā Latvijā atpūsties, bet... Man patīk atpūsties, man ģimene, es jūtos arī kā Latvieti, kad es tur esmu, man tā ļoti patīk tā sajūta, vienmēr es bijusi diezgan tāda. Man nav kauns par to, kas Latvietiem ir kādas negatīvas asociācijas, bet tas nav varbūt tā vieta, kur es gribētu uzturēties visu laiku. Piemēram, mēs braucam rudenī, es atceros vienmēr stāstu mammai, kad es atbraucu un vienmēr prasu viņai, kāpēc visi tik drūmi. Tāpēc visi pārdevēji ir tik dusmīgi vai bēdīgi. Es nesapratu to, kas bija maziņa. Tas sanāk, tas kaut kāds tas viens no iemesliem, kāpēc tu tā kā nevar iedomāties sev Latvijā, ir tas, ka cilvēku, kā tā pareizi pateikt, paši cilvēki, kā viņam dzīves uztver ir, dzīves apstākļi. Jā, dzīves varbūt apstākļi, kaut kā
pirms skolas man riebās, kā es to pat neatceros, vai es tik labi, bet, nu, tā kā pēc stāstiem arī, kad es biju bērndārzā, man riebās. Okay. Es raudāju katru dienu, man, nu, vienkārši mans murgs piedz bērndārs, vai ne, mēs pārvācāmies šeit. Un es labprātīgi gāju uz bērndārs, jēj, mēs iesim no rīta, vai ne, viss bija gatavi. Un kaut kādēļ tā varbūt tev uzspiež kaut kādas lietas, param, tev jādara rosols. Es kā bērns man nepatīk daudz ēdienas, bija ļoti tāda izvēlīga, un tev jāsēž pie galda, vai tev obligāti jāiet gulēt. Tev nav nekāds tā kā izvēles, kaut kā viss tev ir salikts tā pa kastītēm, tas tev jāizdara un ļoti tā stingri uz to kaut kā tā kā. Nu, jā, Latvijā, man liekas, tas kaut kāds tas mazliet tas padomju mantojums nāk līdzi. Jā, un ka kaut tev kāds... ir, nu, strikti tas, ja tu neizēdīsi šķīvi, tur saule nespīdēs. Un, tieši tā, un viss tā domāšana, un kā bērnam ļoti kaut kā nepatika, tā kā, ka šeit okay. Ir daudz, vismaz lielās daļās Norvēģijā, tā kā brīvs vairāk, piemēram, tā kā tev daudz vairāk ārā ir. Tas nav tāds, ai, tev jāsģērbj šitā un šitā, viss ir slikti, viss būs tā, tev nav tā sliktā domāšana. Tu nokrit, nu labi, tu piecelsies un viss būs ok, nevis, kad tev ir viss jādara, lai tu tā kā to sāpi kaut kā dabūt prom, bet tas notika, okay. Un mēs ejam tālāk, un kaut kā tā domāšana. Un, tā kā es saku, man Latvijā vasara man ļoti patīk. Man mīļākais gadlaiks Latvijā. Un visu citu laiku, kad mēs atbraucam, viss liekas tik drūms, bet nevar paskaidrot kaut kā tā. Tie cilvēki, kas man ir, man ģimene, tas man dod gaismu Latvijā, bet pārējās tā kā valsts, man smuka apciemot, bet nebūtu tās ieteikti, kā man tur pārvākties. No kā tev, teiksim, pieņemsim, ir ar, tā, ka tu atbrauc, ok, tu atbrauc, tu valodu nezini, un... Es biju, man liekas, diezgan savāds gadījums, tas nebūs stāsts lielākai daļai, kas atbrauc, mēram tā pašā vecumā. Man vienkārši palaids bērndārs. Okay. Es pusgadā iemācījos runāt. Pusgadā? Jā. Okay. Bet es arī iemācījos latviešu ļoti ātri runāt, tā kā man valodas vienmēr gājuši diezgan tā. Tev bija vispār struggles, ka tev ir latviešu jāmācās tajā vecumā un norvēģu valodā un pusvēl angliski spēļojies. Jā, jo tā lieta ir, kad es jau runāju latviešu, pirms mēs pārvācāmies diezgan labi. Es jau tur dzējoļus teicu, dziesmiņus, un man vienmēr tā valoda gājas arī spāņu valoda, kas mācās, atceros, man skolotāji bija tāds, un tev ir dzirdi valodas ļoti labi, ka liekas, kas būtu no, nezinu, un angļu valodas arī kaut kā no filmām vienkārši esmu tā kā paņēmis, man arī diezgan viegli gājas, ir tā kā daudz cits, ko es pazīstu, kas no ārzemēm atbraukšu mēram manā vecumā, viņi gājas tādām valodas skolām, kas šeit sauc tā kā speciāls tā kā skolas? Jā, sproku skola ir, tev lielāko daļu tur sūta tā kā bērns, kas šeit pārvācas, lai viņi tā kā, nu, pēc skolas laikā vai pēc bērndārs tā kā iemācās to valodu labāk, un es ļoti, tā kā visiem, ko es runāju, to ir gājuši, un es pat nezināju, tā bija reāla lieta pēc, es nezinu, kādā, man liekas, 5. klasē uzzināju. Okay. Tā kā man tas nebija tāds. Man, protams, es klausos video no maniem, kad es biju maziņa, kad es runāju. Es dzirdu to akcentu, es dzirdu, kad es neesmu no ārzemēm, vai ne? Bet runāt un saprast man viss bija ļoti tā kā... Okay. Nu, man vēl joprojām rīktīgi klibo ar to norvēģu valodu. Es kaut ko saprotu, bet nu jā, es saprotu, ka bērniem bišķīt ir vieglāk. Tas ir daudz vieglāk iemācies. Tu vienkārši... Tas arī tāds savādāk, man liekas, no vides, kā pieaugušais tur būtu neieliks tādā tā kā norvēģu vidē, kur tu vienkārši visi runā norvēģis, tu visi pilnīgi tā kā saprotam, tu spēlējies, skaties kaut ko. Daudz vieglāk, man liekas, tas arī ir. Un tu esi atvērts, tev tas tāds, nu labi, tāpat tā kā man ar krievu valodu, vai ne, es dzirdu, varam, tur kaimiņus ar vecākiem runājot, vai ne, un es saprotu ļoti daudz, ko tagad, es neievēcos tikpat daudz, un neprasu un nesagaidu, kas krieviski atbildēšu, bet, ja tā darītu, es domāju, ka es arī varētu daudz vairāk iemācīties. Nu jā. Teiksim, nu labi, teiksim, tādam mazam bērnam viņam ir viegli integrēties Norvēģijā? Manuprāt, diezgan atkarīgi no vecākiem un bērnu personības. Okay. Pirmā daļa tā kā ar vecākiem. Es jūtu arī šobrīd, pat manā vecumā man ir draudzenes, nu, kas pārvācās līdzīgā vecumā, varbūt ne no Latvijas, no Polijas vai tā, un es klausos, tā kā, ka viņas runā par kaut ko, un es dzirdu, ka tie vārdi īsti nav viņu vārdi. Tie ir vecāku vārdi, ko es saprotu. Ņemts, bet nu skolas sistēma šeit ir tāda un tāda, vai tur tas nav šitā, man tāds. Bet tu tiešām tā domā, tu esi kādreiz mācījies, tur tu neesi, tu nezini, kā ir. Un tā kā, un es pasaku, un tā kā sāk bišķi tā kā ietam pretī, viņi tāds, nu labi, varbūt jā, nav. Un es dzirdu, nu, ka tā ir vienkārši tās vecāku negatīvās domas, ka vienmēr runā negatīvi, tā kā par Norvēģiem, jo tur šādi vai tur, nezinu, pārāk brīvi izaudzina bērnus vai pārāk brīvas tās skolas, un man tāds, tas ir negatīvi dažās pusēs, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir daudz pozitīvāk nekā man ir draudzenes Latvijā, kur, piemēram, angļu valodas stundās tikai rakstu, un viņām ir bail runāt angliski, jo viņām nekad nav bijis angļu valodas stundās runāt angliski. Tā jau ir tā valodas, nu, galvenā funkcija, ka tu vari komunicēt, vai ne?
Un otra puse, man liekas, arī ir tā kā cilvēka personība. Es vienmēr esmu bijusi tā kā ļoti pārliecināta cilvēks. Man bija tāds, man ir lapsas cepura, es eju krāsainos divās dažādās zeķēs, jo man likās baigi stilīgi. Jā. Un jā, tas bija man tāds signatūra, vai ne? Un visi man pazīst pēc tā kā man bērnības draugi no man lapsas cepura. Es iedomājos, kā man tā kā neapcēla. Es nezinu, man bija tāds pilnīgi vienalga, man bija tāds šits normāli, tās vai es. Jā. Un pieņemiet, un visi arī pieņēma, un visiem vienmēr likās baigi stilīgi. Bet sanāk, tad Norvēģi bērni, viņi tā kā... Kāda vispār ir Norvēģijā skola, pieksim, mazajās klasītēs? Kāda viņi ir salīdzinot ar Latviju? Piemēram, es esmu mācījis Latvijā no mazas kājas, vai ne, līdz pašai 12. klasē. Bija tā, ka tie bērni, viņi nav visi baigi jauki tie bērni pret tevi. Viņi ir, piemēram, Latvijā ir diezgan liels face controls. Ir arī mazajās klasītēs, tu vari redzēt, ka, kurš ir tā kā bišķi lielāks, dziļāks māciņš ir, kuriem tā kā mazāks māciņš, un tu tā kā to attieksmi puslīdz jūti. Varbūt ne pašā sākumā, jo bērniem ir, tad viņi jau īsti nesaprot naudas vērtību kaut kāda, kas ir kas, bet bišķi tādās mazliet vecākās klasēs, kaut kāda 5. klase vai tad tur parasti parādās kaut kas tāds, ka tev tur ir bišķi vairāk tā nauda, citam ir bišķi mazāk, un tad rodās tā kaut kāda tā, nelīdzsvarotība attieksmē vai kaut kas tam līdzīgs. Kā ir šeit? Es domāju, ka ir slikti bērni visur. Tas nav tā, ka Norvēģijā viss ir daudz labāk. Es arī domāju, tas ir atkarīgs no geogrāfijas, kur tu atrodies. Es zinu, piemēram, kad Oslo pusē, un tā ir daudz lielāka uzsvars uz tieši kurā pilsētas daļā tu dzīvo, vai cik tev naudas ir. Šeit, piemēram, vairāk laukpusē tas nav tik svarīgi. Un es zinu arī, Stavanger šeit, es teiktu, ka Rogalandē šajā nodaļā Norvēģijā tas nav tikpat svarīgi. Bet, protams, ir daudz tādu кейsu, kur tas mobbings vai ne ir, vai apceļ, un arī šeit tāpat skolā, kas mums te ir, vai ne. Un, arī par to, ka tas no ārzemēm ir dzirdēt diezgan daudz, īpaši šeit. Kaut kā tas tāds lietots, tas ārzemnieks, tas tāds slikts vārds, tas negatīvi tajā iekšā, vai ne? Un es kaut kā to pat nekad neesmu dabūjis to tādu negatīvu kaut kas pret mani, bet man ir citi draugi vai klases biedri, par ko tu apcēli, ka tev tāds aiziet uz to. Un es domāju, ka tiem cilvēkiem, protams, ir kaut kādas tās negatīvās domas, un vis tādiem cilvēkiem tajā pašā laikā es domāju, viņi izvēlas kaut kādus specifiskus cilvēkus, un tas vienkārši ir veids, kā viņus apcelt. Bet viņi tas varbūt speciāli. Tieši izvēlas to cilvēku, un viņiem patīk, ka viņi reaģē kaut kā. Ka viņi tā nedroši ir par kaut ko, un arī uz to reaģē. Un es arī šobrīd vēl redzu tā vienai meitenē, kad ne jau tā, ka viņi tur mobē, bet ka vēl projām klasē kaut komentāri tiem čaļiem ir, un izvēlas viņu apcelt, jo viņai ir tā reakcija atpakaļ. Un es domāju, ka labi, ka tu par sevi pastāv un tā, bet viņi dara tādā negatīvā uzbrukšanas veidā, kad, manuprāt, tā vienkārši jābūt tāds, ok, un ko tu to gribi jās. Un es vienmēr pat arī sev teiktu, kā esmu ārzemniece. Un es jau tāds, nē, es jau tā īsti, man tāds, jā, bet es esmu no ārzemēm, mēs runājam par kādām ārzemju kultūram, tāds, es jau arī esmu no ārzemēm, viņiem tāds, bet tas nav Tas vairāk tas ir mazliet atkarīgs no cilvēka personības. Man no personības, kaut kā tev tā reaģēja. Kāds to reaģē? Vai tu esi introverts vai ekstraverts? Pat ne tā, jo man draudz arī ir ekstraverts, bet vai tu to kaut kā esi... Kā tu pats to uztver? Kā tu pats to uztver, un arī kā tu atbilst, vai tev ir tāds, nezinu, ko es tur šitā un šitā, un tā kā ļoti tādā uzbrukumā apakaļ, vai tur, zinu, ko tu esi tāds, man tāds, ok. Tā kā, zinu, kāda pasaka, tu esi idiots, es pasaku, labi. Ko tu teiksi uz to? Neko, un visiem tāds, labi, fine, tā kā, es paturpēju, esmu no ārzemēm, un tā kā, un tad viss tev kaut kā pieņem vairāk, bet es domāju, tas jau vienalga nav ok, tev nevajadzētu būt apcelšanai, vai ne? Nē, protams, jā. Tas arī kaut kā tu to uztver, un es domāju, ka es vienmēr pieņēmu to norvēģu kultūru, kā arī manis daļu. Jā, tev no 4. klases, no 4 gadiem, es domāju, ka tev tur tā kultūra diezgan labi ir. Bet ir jau citiem, saka, manuprāt, daļa no vecākiem, ka viņi nepieņem to kultūru, un tad tas uz bērniem iet, un tad arī ir vieglāk apcelt, tu esi ārzemnieks, un tu redzi, jo tu kaut kā neesi pieņēmis to daļu, un kad tu arī esi Norvēģis, savā ziņā. Tā kā es domāju, tas diezgan atkarīgi no cilvēka, un kāda tā situācija ir. Bet par naudu,
Es pat nezinu tā. Es kaut kā personīgi neesmu tā kā uztvērs, ka nauda ir tik svarīga. Protams, tā kā tu redzi, varbūt, kuram vairāk naudas un tā, bet šeit arī Norvēģijā kaut kā ir tā salikts, kad kaut arī tev nav tik daudz naudas, nebūs tā, ka būs galīgi nabadzīgs, vai ne, ka tev atbalsta nu, tā kā valsts un tā, un ir daudz tā kā lietas brīvi, tā kā arī, ja tev vajag tās aktivitātes, tā kā pēcskolas aktivitātes tev norganizē un palīdzēs tā kā tas sports vai viss, ja tev iedot naudu, ja tev vajag kaut kādu drēbes vai kaut ko tādu, kad kaut kā neredz tik ļoti tās atšķirības. Okay. Kā ir ar, piemēram, Latvijā, es zinu, jo es pats mācījos, Latvijā ir atzīmes, piemēram, no pašas jau man liekas, sagatavošanas grupiņas mums bija smaidiņi, nu, cik es atceros, bet es arī, nu, jā, man bija šī gadi ir. Bet kā ir šeit, kā ir ar atzīmēm, kā ir tā sistēma? Latvijā ļoti skatās, nu, piemēram, man vecāki teica, ka tev jāmācās labi, tad tu būs labas atzīmes, tu dabūsi labu izglītību, tu būsi tāds un šitāds, un līdz ar to bija kaut kāds, ir Latvijā joprojām kaut kāds presings uz to, ka tev jāmācās labi, tev atzīmēm jābūt labām, un līdz ar to tad tas ir, nu, kaut kāds tā kā stress nevajadzīgs, kā ir šeit Norvēģijā. Es dzirdēju, ka šeit no paziņām es dzirdēju, ka te nav atzīmes līdz kaut kādam konkrētam vecumam vai klasēm, kā ir? Jā, no 8. klases sāk likt atzīmes. Un kas ir līdz tam? Līdz tam tev vienkārši par kaut kādas vērtēšanas, tev cik tev punkti, piemēram, no 100 vai tā tālāk, vai tev ir mums tāds nacionālās testi, kas visiem jāuztais Norvēģijā, ir tās galvenajās priekšmetos 5. klasē, un tad tu dabū tā kā vērtēšanu no tā kā punktus, un tev ir tā kā krāsās. Sarkans tev būs slikts, tā kā dzeltens, gaišs, zaļš, tā kā labi, un tumšs zaļš tev, tā kā ļoti labi. Tas atceros, bija tāda pirmā tāda lielā vērtēšana, kur tiešām bija tāds, man riktīgi tā kā novērtē, un tā kā pēc tam skaties kopā ar vecākiem un ar skolotājiem, kas tev tā kā, nu, lai tu attīstītos tālāk, bet viņiem nav tādas atzīmes, tā kā ciparu skaitļi vai kaut kas tāds pirms 8. klases. Un es domāju, tas viņiem ir dažādi, ļoti atkarīgi no vecākiem, bet viņiem noteikti nav tikpat liels tas spiediens uz to, ka tev jābūt ir perfektām atzīmēm. Nu, tā kā Latvijā, piemēram. Jā. Es domāju, es pati sev to spiedienus uzlikusi. Tā kā, vismaz, kad es biju mazāks, 8. klasē, man kaut kā tā pārēja likās tādu, viss tā kā tagad man rīktīgi labi, visam jābūt 6. Un es atceros, nu, mums līdz 6 atzīmes augstākā. Okay. Un es atceros, dabūju tur 6 mīnus, man bija tāds. Nē, nu vispār galīgi. Jo viņi liek šeit tā kā, it kā viņiem 6 atzīmes, bet tev būs tā kā 5 plus, 5 mīnus, tev ir atzīme, kas ir 5 līdz 6 vai 6 līdz 5. Tā kā īstenībā, ja tur salikt visus tos mīnusus un tā, tev, nezinu, tur būtu, man liekas, līdz 20 atzīmēm. Tas nozīmē, ka tu vari tā kā peldēt mazliet. Jā, bet, nu, protams, tavs galvenās tā kā izlaidumā tev būs tā kā konkrētais skaitlis, tev nebūs plus un mīnus, bet tajā vērtēšanā tev būs vienmēr plus, mīnus, tev tur svītriņi pa vidu, nozīmē, ka tu gandrīz tur, bet tu neesi vēl uz tās atzīmes un tā tālāk. Nu, tā kā. Tas tā kā ikdienu, labi, tev nav ar ko salīdzināt diezko daudz, bet tas tā kā, nu manā skatījumā tas liekas, ka tev ir bišķī brīvāk tā domāšana, brīvāk tā darīšana kaut kāda. Tev varbūt, nu, līdz ar ko tev neuzspiež atzīmes vai kaut ko tam līdzīgi, tu varbūt kaut kādiem priekšmetiem tu tā kā pats esi atvērtāks, tā kā, nu, ka tev nav, tur tev ir trīnieks vai nē, pieņemsim, nu, mums bija 10 baļu sistēmā, un tad ir tāds, ja tev ir visu laiku, visi tā kā vajag lielākā daļa, kam baigi nepatik mācīties, viņi tā kā mēģināja to 4 izspiest, man tā daudz pazīstam. Un tad bija tas pressings, kad kontrola darbs vai kas, un tev to 4 vajag dabūt obligāti. Un tad tur, nu, jā, es domāju, ka tā sistēma Norvēģijā, tā mācību sistēma, ir bišķī tāda draudzīgāka, tādā ziņā domāšana, nu, ka tev neuzspiež. Jā, un domāju, ka viņiem ir daudz laika kā uzsvars, mēs tagad tiem jaunajiem, tā kā, es viņiem tur salikt skolās, ka ļoti svarīgi tas, ka tev bieži vien ir iedod tev, tā kā, feedback, kāds ir tā kā... Nu, atpakaļ saita, nē, kā viņas ir pareizi. Es sapratu, jā, feedbacks. Nu, tā kā iedod tev, tā kā, kas tev jāuzlabo, kas bija labi, kas bija slikti, tev pirms atzīmes, viņiem tāds, viņi grib, lai tu to izlasi, un tad viņi tev tikai iedos atzīmi, jo viņi grib, lai tev tā kā attīstība ir svarīgāk nekā tas, kas tev konkrēti ir tagad. Jā. Un, piemēram, man ir skolotāji, kas, tā kā, mums ir termīni, tā kā 2, tā kā ziemas termīns, un tad, nu, tā kā galvenais vasara.
un tev ieliek tā kā, nu, tāds pusgada atzīmes. Un daži skolotāji, piemēram, neliek sešnieku. Jo viņiem tāds, es tev nedošu augstāku atzīmi, lai tu tā kā gribi vēl tā kā sniegties, un tu gribi tā kā padarīt labāk. Viņiem tāds, tas dabūjis ļoti labas atzīmes visu gadu, bet viņiem tāds, es tev vienkārši nedošu sešnieku. Vai tev ir kur augt? Tādā veidā. Tā kā mans liekas bišķi tāds stulbi, tāds, nu... Bet ja tu esi nopelnījis, tad tu esi nopelnījis. Vai ne, man arī tā liekas, bet daži skolotājiem teikšu, nē, vienkārši dari tieši to pašu, ko darīt tagad, un tad būs tev sešnieks. Bet viņiem tāds, nē, es došu piecinieku, jā, un viņiem tā domāšana, ka tev tā kā jāsniedz, ka tev jāpaliek tā kā labākam, ka tas feedbacks ir daudz svarīgāks nekā pati atzīme. Jā. Tā kā vienu brīdi arī jums lika tā kā tikai zems, vidējs vai augsts. Nu, tā kā nozīmē, ka 1 līdz 2 ir tā kā zems, tad ir 3 līdz 4 un 5 līdz 6. Viņi negribēja, lai tev ir konkrēts skaitlis, lai tev tas tā kā neietekmē. Jo viņi zina, ka daudziem tas, nu, tāds jau ir ļoti perfekcionismi, vai ne, vai tev tāds, man piecinieks, nē, man vajadzēja šito, vai man trīnieks, nē, nu, tā kā, kad, lai tu vairāk koncentrējies vienkārši uz kur apmēram tu esi un lai tu tā kā attīstītos. Nu, pieņemsim, jā. Nē, tā kā man liekas labi vienā veidā, bet tajā pašā laikā dažreiz man bija tāds, ja tu visu gadu man liekas vidējs, zems, augsts, kā lai es zinu, kur es esmu, ja lai tiktu universitātē, tev nepalīdzēs tas, ka tev bija vidējs, zems vai augsts, vai ne? Tev iedos tad konkrēti skaitli paša gada beigās, un ja tev nav tā kā, tu nesaproti, kur tu konkrēti esi. Tas sanāk, tu tā kā peldi tajās atzīmēs? Nu, neatzīmēs, bet tajā savā vērtējumā. Tas ir bišķi atkarīgs no kāda skolotājas. Tas diezgan brīvs, kā tu izvēlies to darīt. Tagad vairāk ir tā kā, protams, uz cipriem, jo man pēdējais gads, bet tā kā man ir bijuši kaut kur pirmajā, nu, tā kā 11. klasē, mums līdz 13. 13. klasē? Jā. Jo viņi sāk gadu agrāk, tā kā es pabeigšu tad pat, kad tā kā 12. klasa Latvijā. Tas, diezgan dīvaini. Nu, tas, manuprāt, vienkārši tas, ka viņiem tā kā pirmās klases būtu vairāk tā kā bērndārs pēdējās gads varētu būt, jo viņiem, nu, diezgan tā mierīgi tā kā uztver, tas nav tāds, tev jāmāk jau lasīt un rakstīt un matemātika, kad tu sāc, tev nav nekas jāmāk, vai ne? Tu sāc vienkārši no nulles un tā kā sāc lēnām visam iet cauri, visi kopā, nu, tā kā. Diezgan tāds, es teiktu, mierīgāks, varbūt kaut kā arī, kad mazākās klasēs fokusēts vairāk uz to, lai es kaut ko iemācos. Man arī vienmēr kaut kā mēģina to padarīt interesanti. Tagad, kad atzīmes, protams, tev ir vairāk fokus uz to, bet man ir bijuši arī gadi, kur man tiešām ir interesanti skolotāji, un man tiešām ieinteresē tā vēsture, un ieinteresē dabas zinības, un bija tāds nāk mājās un stāst mammai, viss kaut kas interesants liekas, viņai tāds. Viņai nekad tā nebija. Viņai nelikās interesanti, jo viņa to nepadarīja interesanti. Man godīgi sakot, man arī, lai man piedod skolotāji, ja nu gadījumā kāds klausās, bet man nebija ļoti interesanti, pieņemsim, vēsture, jo tur vienkārši nokala no grāmatas un viss. Un, lielākoties reti, kurās stundās bija tā, ka tev tiešām kaut kā vizuāli vai ļoti interesanti pasniedz to tēmu. Mūsdienās ļoti daudz iespējas, kā tu vari arī pats mācīties tajā pašā YouTube vai vēl ko citu. Tik daudz milzu un daudz video sataisīti, daudzreiz interesantāk tiek pasniegti nekā to pedagogi to pasniedz. Un plus vēl tas arī, ka no mazām klasītēm, es zinu, ka mums Latvijā spied ārā pēdējo sulu. Un bija tāda uzdevuma, ko pat vecāki dažreiz kasīja galvu. Tā jau tagad ir arī, kad dzied no tā kā māsīcām vai tur brālēm stāst arī, ka daži tie uzdevumi pilnīgi tādi vecāki nesaprot, vai nekas jādara. Es domāju, Norvēģija arī ļoti tas, ka skolotājiem ir jādara, lai tas ir interesanti, jo mēs arī viņus vērtējam. Mums katru tā kā pusgadu ir skolotāja vērtēšana. Un tad mums tā kā iesūta tā kā formas, un mums ir jāatbild, tā kā mums pat jāiedod, viņam bija atzīme šogad. Tas sanāk, ka jūs viens otru vērtējat. Jā, un mums tā kā ir jāieliek, piemēram, cik viņi labi dara šito, vai cik viņi labi lieto tā kā digitālas tā kā tur palīdz līdzekļus, vai kā viņi, un tad mums ir jāieliek no 1 līdz 6, piemēram, tur, cik labi tev liekas, ka viņš māk tev iemācīt grūts, tā kā, tur priekšmets vai tēmas un tā tālāk, un tad mēs arī visu to skatāmies kopā ar skolotāju, ko visi ir atbildējuši, un tas tā kā iet vadībai. Tā kā viņiem arī ir diezgan svarīgi, lai viņi dabūtu labus rezultātus. Es šito vispār nebiju iedomājies, ka tā varētu būt. Jo, ja Latvijā vajadzētu vērtēt, tad tur būtu beigas sliktās atzīmes skolotājiem. Jo mums bija arī viens skolotāji pagājušajā gadā, kas bija diezgan. Nu, man neviena viņa īsti nepatīk, jo viņa ir pilnīgi tāda, varētu būt kā tipiski latviešu skolotāji. Diemžēl. Un viņa pirms tā kā mums bija jāvērtē, viņa tad atcerieties, ka es jums šitos darījusi, un es vispār. Es to šito darīju tā, un atceries, toreiz es šito izdarīju, lai tā kā mums ielikt labāku vērtēšanu, ka viņi dabūja slikts rezultāts. Viņa bija tāds, vispār šitā nav, un ritīgi apvainojās. Mums bija tāds, nav jau mūsu vaina, ka tu neesi izdarījusi visu, kas tev bija jādara, vai ne?
Tā kā tas arī, es domāju, interesanti uzliek tā kā skolotājiem tādu Atbildību. atbildību, ka viņiem Jā. tiešām tas ir jāizdara. Nav tāds vienkārši vadībā, saka, izdariet lūdzu, un tad viņi atstāja tevi uz klasi. Tad dabū arī tā kā feedback no Jā. mums, nu kāds viss notiek. Tas sanāk, ka skolotāji brauc uz to darbiņu nevis vienkārši atsēdēt, atstrādāt, Jā. bet viņi tiešām brauc, nu tā kā, arī nopelnīt to savu vērtējumu, bet, pieņemsim, no tā, labi, viņš novērtē, bet viņiem ir kaut kāds arī no tā kaut kā alga atspoguļojās, vai... Es domāju, ka algā un tā nav, bet nu, tas tāds tā kā atvērts, visi to redz tā kā kaut kādā ziņā. Tas visā Norvēģijā redz? Es nezinu, vismaz visā skolā. Visā skolā redz. Nu Tā jā, kā tas būtu. Tā būtu novērtējums noteikti. Aha. Nu, noteikti arī tā kā tu jau mēģini vienmēr padarīt tā kā katru gadu labāk. Un, Jā. manuprāt, arī vienmēr atspoguļo diezgan pareizi, jo tā kā skolotājs man tiešām patīk, man liekas, tiešām nu, ir ļoti interesanti. Un, kaut arī nav viegli priekšmeti, bet viņi to, viņiem tas tiešām patīk. Tu redzi, viņi tiešām tev cenšas tā kā iemācīties un vienmēr arī atspoguļojas tā kā viņa rezultātos. Pagājušajā gadā viena no manām mīļākajām skolotājiem, viņa arī nu, reāli visu dabūja tur tumši zaļu, visiem tāds. Okay. Riktīgi patīk, pat no tiem čaļiem, kam neinteresē tas Jā. priekšmets, viņiem tāds, nu, respekts vienkārši pret viņiem. Nu, tu teici, ka tev ir māsītes un brālēni Latvijā mācās. Jā. Jūs esat runājuši par to, kā tu mācies, kāda sistēma, kāda Latvijai sistēma esat salīdzinājuši, kā ir, kā nav? Es vairāk vienu manām draudzēm salīdzināju, Okay. viņa ir dažus gadus vecāka par mani, bet nu, Jā. mēs diezgan tā kā līdzīgas. Esam abas divas tādas perfekcionistas, vai Jā. ne, un tā tālāk. Un Okay. viņai man vienmēr liekas, ka ir daudz garlaicīgāk, kaut kā viņam viss ir tās ļoti, tev vienkārši jāiemācās konkrēti. Es domāju, tā arī ir liela atšķirība, kad es neteiktu, ka Norvēģijas skolas ir vieglākas, bet viņas koncentrējas uz citām lietām. Šeit man skolotājs ir pateikuši, ja tu vienmēr iekals vienkārši tas, ka grāmatā dabūs 4. Tas tev pietiek vidējam tā kā Jā. vērtējumam. Tev vajag mācīt, tā kā reflektēt, tev vajag mācīt diskutēt, tev jāmāk ir tā kā salikt paralēlis starp tā kā šodienu, pagātni, piemēram, vēsturē vai tā tālāk. Un tu nevari vienkārši pateikt, tas notika tad un tad. Tas nav vajag labi, ja godīgi šeit. Tev jāmāk tā kā redzēt, tas varētu notikt, piemēram, no tur pagātnes mēs pieņemam, tas karš ietekmē to, tā mēs varam redzēt šogad, piemēram, paralēlis tur ar Trumpu, piemēram, vai nu tālāk, un tā kā politiku tev jāskatās viss tādā lielākā bildē. Tev vienkārši tā ir tāda iekalšana, atstātīšana. Nē, tev nepietiks, un tas īsti gan visos priekšmetos, pat norvēģu valodā, ja tev ir jāmāk tur skatīties ar šodienas rakstniekiem, kā, piemēram, tev pašam jādomā domas, tev jāanalizē, ir tā kā raksti vai tā kā teksti romāni, un tas nav tikai tāds, tur bija par to un to un to un šito, vai es izlasīju tik grāmatas, un tev tiešām jāmāk kaut kā to saskatīt. Es domāju, ka tas daudz svarīgāk, jo ko tev tas kāds skaļs izdarīs, ja tu nemāki skatīties, kāda ir vērtība, piemēram, no vēstures. Jā, tieši tā. Tā kā es domāju, kaut arī tas varbūt ir liekas vieglāk, jo tev neuzspiež to milzīgo tā kā daudzumu ar tā kā, nezinu, lasām vielām, bet tev, manuprāt, vairāk vērtību tev sniedz no tā, ko tu iemācies šeit. Tas sanāk, tie skolotāji šeit, tā sistēma, viņi vairāk prasa no tiem skolniekiem tā kā loģisko domāšanu, analīzi kaut kādu. Analītiski, jā, un tā kā Analītiski domāt. Tiešām tā kā, connections starp visām lietām, un darīt, ka mēs, jo ir UDIR, kas ir tā kā skolas tā kā tāda padoma, viņi tā kā vienmēr izsūta tos tā kā teikums, kas ir aprakstīts, ko tev vajag, lai tu sasniegtu augstākās atzīmes. Jā. Un tur tā kā apraksta to kompetenci, kas tev jābūt ir. Un tur tu nebūs, tev nevienā vietā nav rakstīts, tev ir jāmāk, piemēram, nosirtēt, tā kā pateikt tieši to vai tā, tur vienmēr tāds, tev vajag, visādi daudz vārdu par kā tev vajag analizēt, saskatīt tur, visu kaut ko, tādu, tas ir vairāk, tas tieši to fokus ir. Tā kā. Skaidrs. Jautājums, labi, teiksim, tā sistēma atšķirās. Kāda ir, teiksim, tā skolnieka ikdiena? Kādas ir stundas, pieņemsim, tajās mazajās klasītēs? Ko viņi ēd? Nezinu, vai viņi atpūšās? Kā ir tas? Es teiktu, mazajās klasēs līdz 8. klasē ir diezgan tāds, diezgan mierīgi. Tev būs mājas darbi. Tagad ir tā kā uzliks, kad vienmēr tev mājas darbi, bet viņi nav tādi. Tas vienmēr mums stāstīja arī skolā, kad mērķis mājas darbiem nav, lai tu iemācījies kaut ko jauns, lai tu iemācījies to, ko tu jau iemācījies skolā. Tev tā kā jāpastiprina tās, tā kā tev nedos tā kā baigi neko lielu, tā kā jaunu, ja mēs izlasies tur to un to. Tāds, mēs, piemēram, iemācījāmies šito matemātikā, tagad tev būs uzdevumi par to mājās tā kā jāpilda. Tā kā tev vajadzētu to varēt lielāko daļu pašām izdarīt mājās bez palīdzības. Tā kā. Skolēniem parasti viņiem ir apmēram kādas 4-5 stundas tā kā
konkrētas skolas stundas, tā kā mums Jā. apmēram 60 minūtes ir Jā, viena. jā. Bet viņam var arī būt īsāk. Manuprāt, īsākā diena var būt 3 stundas. Nu, pirms tā kā konkrēti tās skolas Jā. stundas, un tad viņam ir starpbrīži starp katru stundu. Viņi parasti iet ārā vienmēr iekšā. Baigi tev nelaidīs. Ja tur nav tā kā lielākā vētra, nezinu, tur būs tā kā mums nesen bija Amy, tad varbūt tev ielaidīs iekšā, bet nu tā tev visiem jābūt ārā. Ir. Tā kā viss sanāk nevis tā kā dzen, bet tā kā tā laika pavadīšana starpbrīžu laukā. Tu laukā. nevari tā kā būt īsti iekšā. Tu Ok, vari aiziet tev neļauj. skolu, tā kā, bet Jā. tu nevari tā uzturēties iekšā. Ok, nav tā kā Latvijā, kā mēs, kā zvans, labi bija, ja zinām, ka tā stunda turpat notiksies, liela daļa nemaz neiet ārā no Jā, klases. vai ne tā, tu nevari darīt. Ok. Tad ir īpašas stundas vai īpašas starpbrīdis, kuriem tā mēs tagad kaut ko darīsim. Piemēram. Bet tā ok. viss iet ārā. Un lielākā daļai skolā ir smuks tā kā ārā tās tā kā teritorijas, viņam visādi tur laukumiņi Jā. un viss kaut kas futbols un tā tālāk. Un es domāju, ka lielākā daļa bērnu labprāt grib iet ārā, vai ne? Bet jau viņi laikam pieraduši no Nu, bērndārza, tas vai liekas ne? pilnīgi normāli. Man tas neliekas tā kā, labi, tagad, protams, vidusskolas savādāk, bet Jā. tā kā man tas nelikās saprotam, ka mēs varētu būt iekšā. Un arī es atceros, ka man bija draudzenes ciemos no Latvijas vai tā, un Jā. viņām arī bija tāds riktīgi forši, vai ne? Tu pasties Nu, laukumu, jā. viņiem tāds, un kas mums Jā. ir tur viens šūpols ārā laukumiņā, jā, man tāds, kas ir Jā, tas jā, par jā. skolu? Man liekas, tā kā, tu nevari atdalīt to, tā kā, ko spēlēšanos arī no skolas, vai ne? Jā. Man liekas ļoti svarīgi. Un tā viņam parasti starpbrīži ir. Es teiktu, māsas skolu domāju, viņiem tā kā 10-15 minūtes mēram starpbrīži starp stundām. Nu, Tad ir- ok. Jā, un tad ir viens tā kā garais starpbrīdis, kas ir 30 minūtes. Tas, ka tu ko tu ēdi. Bet viņiem, manuprāt, mums ir tā, ka mums tā kā rēšana kopā tagad vidusskolā, bet, ja es atceros pareizi, tad viņiem tā kā ir pusstunda tiešām ārā un kaut kāds 20 vai 15 minūtes tā kā ēšana atsevišķi, kur viņi var būt iekšā. Tā kā viņiem tā kā sāks rēšana un tad ir starpbrīdis. Ok. Jo tad tu vari ēst tā kā iekšā. Un viņiem jāņem pašiem līdzi ēst ir. Tas, man liekas, diezgan liela atšķirība starp Ok. Tad daudzām. tur nav tāds tā kā Nē. liela dresna tanta, kas taisa tur zupas vāra, tur nu, viss kaut kā. Nē, tas ir tiešām nav normāli. Tā kā tas nav tāda norma šeit. Ja tev ir kantīna skolā, tas ir tāds wow, tā kā kaut kas īpašs. Atceros, mums uzbūvēja jaunu tā kā skolu no 8. līdz 10. klasē. Jā. Tur bija kantīna. Tas bija baigi stilīgi. Tas tā kā nav norma reāli. Un, Ok. šeit vismaz bērnu tajās skolās taču nav nekādas kantīnas. Tā kā tev Jo- pašam jāņem ēst līdzi, katrs sapko savu boksiņu, jā, ar Jā. ēdieniem un parasti tur maizītes vai tā. Viņi nedrīkst īsti ņemt nekādus konfektus vai tā kā baigos saldumus līdzi. Ok. Tā kā jābūt, nu, salīdzinoši veselīgam ēdienam. Tā kā. Ok, jo es atceros, ka mums bija kopgalds. Bija arī tā, ka vecāki varēja maksāt kaut kādu konkrētu summu, tā kā mēnesī, ja nemaldos. Un tad mēs katru dienu varējām ēst. Un tad bija daudzi tādi, ka nu, tā kā aizies to kopgaldu un skaties, un tu pasties uz to, kas tur tiek pasniegts, un tu tā, vai ne? Nu, tur tā sistēma Latvijā pavisam savādāk, bet, nu jā, ka tev pašam jāņem līdzi sendviči, tas vairāk tā kā bišķi uz Ameriku atsit. Jo tur tā kā arī puslīdz, ka, nu es esmu redzējis vismaz jā. filmās, ka viņam arī tā Es arī filmās lunchbox. esmu redzējusi, ka viņam arī tā kā kantīns ir. Es tā kā nezinu, varbūt tas bišķi tā vairāk brīvprātīgi ir. Es Bet tagad- sanāk, kur tad tie bērni ēd, ja nav kantīns, viņi tā kā klasē, laukā? Klasēs ēd, Klasēs ēd? Jā, pie galdiņiem. Tā kā. Ok, tad viņam sanāk, ir savs ēdamais, savs suliņi vai dzeramais? Jā, nu parasti ūdeni. Tu īsti tā kā, tu vari kaut kad paņemt, bet tā kā limonāts vai tā tu nedrīkst ņemt Tu līdzi. tā kā nemaz nedrīkst. Nu, nē, tas nav tā. pieņemts. Ok, Un tad mums, kad mēs gājām 8. līdz 10. klasē, mums bija kantīna, tā bija jauna skola. Bija, tā kā skolēni paši varēja tur strādāt arī tā kā Jā. kopā ar to kantīnu. Un bija diezgan interesanti tā. Un es atceros, arī pusgadu tur nostrādāju. Un tā kā palīdzēja tur taisīt ēst un tur pasniegt. Un tā. Bet tad bija tā, ka mums iedeva tā kā kartiņas. Un vecāki varēja iepildīt naudu, tā kā gan tādas bankas kartēs. Jā. Un tad vienkārši gāja un tā kā samaksāja par to ēdienu. Jā. Ja tu gribēji to ēdienu, ja nē, tu varēji paņemt pats. Nu, tā kā par pusi ēdu, pusi nēdu. Bet Nu, tam mums baigi bija tā kā kopēja kantīnas. Nu, tā kā arī. Jā. Tagad, kad es eju vidusskolā, mums pirmajā gadā es gāju tā kā galvenajā ēkā, un tur mums bija kantīna, bet tas nebija tāds baigi silti ēdienu. Tur pārdeva, tur nezinu, tur limonādu, varbūt tur bulciņu, tur ļoti dārgi bija Jā. diezgan. ok. Bet es gāju tā kā studiju sagatavošanā, mums Norvēģijā diezgan tāds īpaši izvēles. Tev nav tā, ka te ir tāda kopējo vidusskola, tev jāizvēlas specifiski, ko tu iesi. Es tā kā eju tādu studiju, un tā kā tipiskā latviešu arī būtu tā kā iet vidusskolā. Bet, piemēram, tajās skolās, kur ir arī tā kā sauc irkis fakti, tā kā tehnikumi, Jā. bieži vien tur arī tā kā ir ēst gatavošana un restorāna, un parasti tad viņi tā kā taisa ēst kantīnai arī.
Un tāpēc var sanākt daudz lētāk, jo viņi pārdod to, ko viņi taisa, tā kā sagatavošanā. Viņi tā kā arī tā kā mācās, un tas... Jā, un tad, tāpēc arī sanāk, ka bieži vien tajās var nopirkt diezgan garšīgi ēdienu daudz lētāk, jo viņi taisa tur nevis kaut kāda, vēl jāsamaksā par kādu, kas tad taisīs. Tātad līdz 8. klasē tu tā kā taisi... Bieži vien līdz 10. Bet man vienkārši paveicās, mums diezgan jauna tāda skola bija, tā kā, kur viņi ievies arī to. Tas sanāk līdz 10. klasē, tad visi ņem summās līdz savus kastītes un visu, un ārā viņam jāiet obligāti, viņi tā kā iekšā. No 8. tu var vairāk izvēlēties. Bieži, tā kā atkarīgs, protams, šeit, ka mēs gājām skolā, viņiem tas nav tik normāli, bet viņiem ir no 1. līdz 10. Daudz skolas iet tikai līdz 7. Tā kā šeit arī mums tagad tikai līdz 7. ir, bet ja tev nav, tā kā, piemēram, vairāk laukos, tad bieži vien līdz 10. Un tad viss iet ārā, bet tā parasti no 8. tu vari arī tā kā iekšā būt. Es zinu, ka mums bija no 1. līdz 4. Sanāk, mums bija pamatskola un mums bija vidusskola. Un es atceros, laikam vidusskola sākās no 7. vai 6. Es vairs neatceros, bet tur bija, mums bija 2 atsevišķas skolas. Citur jau tas viss kopā ir, bet mums bija 2 atsevišķas skolas. Mums bija lielā skola, bet tā kā mazā skola. Bet tā sistēma šeit izklausās pavisam savādāk. Tā kā vispār savādāk. Bet izklausās, īstenībā būtu diezgan interesanti mācīties Norvēģijas sistēmā. Man vispār ļoti patika. Tā kā, protams, tagad ir daudz vairāk stresa, vai ne, jo augstāk tu tiec klasēs un tā, bet tā vispār, ja tev interesē tā kā visādas lietas un skola, tad man likās vienmēr ļoti interesanti. Un bieži vien mēs braucām kaut kādās ekskursijās, tur mēs bijām, piemēram, tur Dabziņabos mežu, tur atradām dažādas tur augus vai sēnes vai tā, un mēs tur skatījāmies, kaut gāju 10. klasē, mēs tā kā, mums bija mikroskopi, mēs tā kā bieži vien arī kaut kāda tā kā labs un tā, mēs savas asins dūrām skatījāmies tā kā mikroskopos un visu kaut ko tādu, vai ne, man likās ļoti interesanti, un tagad, piemēram, mēs mācos mārketingu un vadību, mēs tam gājuši, kā, piemēram, mums tur universitātēm biznesa, un tad mums dabūjām tā kā riktīgi redzēt, kā viņi to dara, un mēs bijām tur apciemot dažādas tur, un tā kā, tā kā, ēndienas, ne? Tā kā organizations, atvērto durdienas? Ne organizācijas. Organizācijas dažādas, tā kā uz firmām dažādām, tur, kas ir tā kā attīstījuši, kā viņam marketing teams, parādījuši prezentācijas, kā viņi to ir attīstījuši un tā, un tas, man liekas, tiešām, tā kā ļoti interesanti, vai tiešām redzi, kā ir dzīvē kaut kas tāds, nevis vienkārši mēs iemācāmies teoriju un neko vairāk to nedaram, vai ne, mēs tiešām varam aizbraukt un kaut ko redzēt, vai ka mums iedod tā kā cases, kas mums ir. Kā teiksim, Norvēģijā, cik ļoti izmanto kaut kādus digitālos instrumentus, kā video vai audio, vai tu teici daba, tas ir viens no instrumentiem, kas liek bērniem tā kā interesantāk? Ļoti daudz ir tehniskais. Es pat nezinu, vai man tas liekas pozitīvi, jo mēs dabījām, visās skolās ir iPad vai datori, jau no 1. klases. Es dabūju, viņi ievies to tā kā, kad es gāju 5. klasē, es atceros pareizi, un tāds likās diezgan tā kā forši, arī un man liekas ļoti interesanti, un man liekas ļoti tā kā relevanti, vai ne, bet te pašā laikā no 1. klases, vai tev tiešām vajag arī visu to iPad tā kā un datoru, ja tu bieži vien skaties arī mājās, ka tās stundas baigi daudz jau saviet. Par to es neesmu tik droši, vai tas liekas pozitīvi vai negatīvi, bet, ļoti daudz tu iemācies. Tagad arī man ir dators, tā kā tev skola līdz 10. klasē tev apdrošina, tā kā tev iedod vai nu iPad vai datoru, ko skola ir izvēlējusies. Tā kā tu dabū, un tu esi atbildīgs par viņu, tā kā nesits viss brīvi. Tagad, kad es sāku vidusskolā, tu dabū tā kā atbalstu. Man liekas, cik es samaksāju pati, kādus 3-4 tūkstošus, bet par labu datoru, bet tev atbalsta, un skola izvēlēs to specifisko datoru, tev atbalsta, tā kā. Bet tā mēs katru stundu, ja tev aizmirst datoru, tev nebūs baigi labu dienu skolā. Un tā kā katru stundu viņi izmanto, un katru stundu mums ir prezentācijas, tā kā, ar prožektoru skolotājiem, vai arī mēs skatāmies filmu, un, protams, bieži mēs rakstam, bet arī ir daudz uzdevumu, kur man bijuši vai to podcasts jāuztājas ir. Mums ir bijuši filmas jātaisa. Es domāju, mums arī ir bijuši par kaut kādā, kurā priekš mums bija tā kā stop motion filmas jātaisa, vai tā kā ar figūriņām, tā kā kaut kas jāparāda. Es saprotu, tas tā kā
tā kā izgriež no papīra vairāk saliek. Vai mums tā kā bija kaut kāda tur tā kā māls vai kaut kas tāds mums bija? Ok. Agrāk šitie te taisīja avārijas brigāde, man liekas, bija tie plastilīni, tie visi tie cilvēki. Tā kā tā. Bet podkāsts mums ir bijusi vairāk tā kā un vienmēr tā. Man patīk ļoti vienmēr forši. Mums tagad arī ir vēsturē, mums būs jāizvēlas kāds no savas ģimenes, kas vismaz 100 gadus atpakaļ. Un viņus jāieliek vēsturiskā kontekstā, kā viņi ir ietekmējuši tā kā, vai savu tā kā, vidi vai tā kā, karus vai kaut kā tādu. Un mēs varam izvēlēties. Viņiem arī ļoti liels tā kā, ir uzsvars uz izvēli, ka tev nevis skolotājs izlem visu, bet tev tā kā ir mēdvirknīgi sauc. Tas tā kā, kad skolēni ietekmē kaut ko. Vai tas ir kādā formātā, tu iedis, protams, skolotāji pateica, ka mēs varam vai nu uzrakstīt tā kā tekstu, mēs varam uztaisīt podcastu vai video. Vai arī, kas vēl bija pēdējais, varēja tā kā, bieži vien arī var, piemēram, plakātus taisīt, piemēram, vai digitālos, tā kā kaut kādas brošūras mums bijuši jātaisa un tā. Un tev vairāk tā kā izvēle ir par to, ka mēs tā kā varam. Es atceros, kad es skolā gāju, mums bija pilna soma grāmatām, un viņi bija šausmīgi smagi, un nereti vienkārši tās lentes plīsa no tās. Mana soma arī ļoti smaga. Es nezinu, kāpēc. Mans braukšanas skolotājs vienmēr par to smējās, ka man ir nežēlīgi smaga soma. Bet mums arī ir grāmatas, bet mēs nelietojam viņas tik daudz. Protams, ļoti atkarīgs no skolotāja. Dažiem ļoti patīk grāmatas lietot. Man viena no manām mīļākajām skolotājiem, viņa vienmēr teica, ka varat neņemt tā kā skolas grāmatas uz stundu. Ja es neesmu pateikusi pēc, mēs varbūt atvērām to grāmatu, nezinu, 5 reizes pa gadu. Tas nozīmē, ka tev vismaz somā grāmatas tev smagumu nav, kas mājās sastāv vairāk tā kā uz kaut kādiem kontroldarbiem, vai kad mācos daudz ērtāk ar to grāmatu. Tad tas notiek viss caur to datoru vai caur to iPad, viss tā mācīšanās. Tā ir, un arī, piemēram, mums ir tagad reliģija un ētika kā viens priekšmets. Un bieži vien viņš izsūta, mums ir vienkārši OneNote, mums ir Teams. Un visur to mēs dabījām tā kā dokumentus, un tev nav ļoti daudz papīra. Viņi arī ļoti to, ka tas ir vienkārši izšķērdīgi, tur lietot 100 papīrus jau vienai klasē. Nu jā, protams, uz iPad kaut kāda, man pašam ir iPads, un uz iPad zīmēt, rakstīt, fantastiski. Tieši tā, un vismaz par to arī mums iedod, piemēram, kaut kādus tur ziņu, tā kā izrakstu vai tu news articles, mēs bieži vien lietojam kaut kas no tiešām mēdījiem, lai tā kā ir kaut kas tā kā relevants, piemēram, vairāk. Nice. Nu, labi. Mēs izgājām cauri skolai tādai, tagad bišķīt pieskārāmies studenta dzīvei. Kā ir būt studentam Norvēģijā? Kas tev ir nepieciešams? Nu, pieņemsim, es tagad esmu 11 gadus jauns. Puika vai meitene, atbrauc kopā ar saviem vecākiem no Latvijas, šeit uz Norvēģiju dzīvot. Es esmu nomācījies tos pāris gadus, pieņemsim, tajā Norvēģijas skolā. Kā man ir ar iestāšanos kaut kur tālāk tikt? Kādas ir iespējas? Kas ir vajadzīgs? Es domāju, pirmais, kas diezgan savādi, ir tas, ka arī vidusskolās tev tā kā jāiestājas. Tev ir diezgan brīva izvēle, kur tu iesi, jo tas ļoti atkarīgi tā kā uz kādu virzienu tu gribi iet. Un tev ir diezgan daudz skolas, ko izvēlēties. Un tas nav tā, ja tu tiec vidusskolā, piemēram, 11. gadā, kad viņi parasti teiks, tā kā 1. gads, 2. un 3. viņi tā parasti to nosauc. 2. gadā tev arī ir jāiestājas. Tu vari netikt tajā skolā, ja tev nav pietiekami labas atzīmes. Tā kā man ir, piemēram, cilvēki, kas netika vienkārši manā skolā, jo viņi samazina 2 klasēm uz 2. gadu. Un tad tev jāiet uz citu skolu mācīties. Un tu tev jāatliek dažādas skolas, kā tu izvērtē to. Un tas arī tev atvērtās dienas, un viss tā diezgan liela izvēle. Tev nav tikai skola jāizvēlas, tev ir jāizvēlas, kāda tev būs matemātika, kāda tev būs izvēles priekšmeti, kāda tev ir novirziens, un tev visu to arī ietekmē, kāda tālāk ies universitāte. Tā kā tas ir, manuprāt, vienā veidā pozitīvi, ja tu daudz izvēles, bet tajā pašā laikā tev ir viss jāzina jau no 11. gada apmēram. Ja tu gribi būt dakteris, tev ir jāpaņem specifiski priekšmeti, jāpadziļinās, lai tu varētu iet to mācīties tālāk. Un ja tu to nezini, tā kā ir liela iespēja, ka tu neizvēlēsies pareizos priekšmetus. Tas nozīmē, ka tajā vecumā tev ir jābūt skaidram redzējumam, kā tu pelnīsi nākotnē. Nu jā, vai arī tev jāņem tā kā ir padziļinājums uz tā kā vairāk uz to zinātnisko pusi, tad tev diezgan var iet uz jebko apmēram. Ja? Bet, ja tu, piemēram, es esmu padziļinājusies tā kā uz to sociālo, tā kā tur valodas kultūra un tā kā vairāk uz tādām zinātnēm, tad man, ja es gribu kaut ko zinātnes pusē, man būs jāpaņem dažādi priekšmeti, tā kā varbūt kā privatistam vai tā tālāk. Tā kā.
Vienkārši man bija doma, ka es domāju, ka es negribu iet tā kā uz to tā kā novirzienu. Man bija tas labāk paņemšu priekšmets, kas man tiešām interesē. Jā. Bet es zinu, ka daudz vienkārši paņēma, piemēram, to zinātnes novirzienu, lai būtu droši, ka viņi tā kā nepaņem kaut ko nepareizi. Nu, tas sanāk, viņi ar vienu šāvienu var nošaut vairāk zaķis. Jā, vienīgais, nu, kad tu jau nedabū, piemēram, izmēģināt, piemēram, tagad man ir likuma došana, jā. Es jau nekad nezinātu, ka man tas patika, piemēram, ja es nebūtu paņēmusi to kā izvēles priekšmetu. Es būtu gājusi tā kā padziļināto ķīmiju, bioloģiju un tā kā fiziku. Tad daudz saprot no ķīmijas, fizikas un bioloģijas, cik saprot, jā. Tā kā tas tā, bet, nu, tālāk, kad tā jūs universitāti, tā kā publiskās universitātes ir pa brīvu. Jā. Protams, tev ir arī tā kā privātās vairākas diezgan labas ir, bet tev tā kā teorētiski viņam tā doma, ka tā kā izglītība brīva. Protams, tev kaut kādas tur maksas ir, un tev jāmaksā par grāmatām, un tev jāmaksā par dzīves vietu un tā tālāk, bet tā pati universitāte tev ir pa brīvu, tā kā tas daudz lētāk nekā, piemēram, Latvijā iet universitāti, ka tev jāņem tā kā milzīgi studentu kredīti. Nu, jā, man ir ļoti daudz cilvēki pazīstami, kas ir tiešām skolojušies universitātēs, un tur ir baigās maksas, ir ārprātīgs. Tā kā tas nozīmē, ka, pieņemsim, tā izglītība Norvēģijā ir tā kā pa brīvu. Jā, tā ir tā doma viņiem, tā kā galvenā, ka izglītībā jābūt brīvu. Jā. Un, ja tu esi tā kā valsts universitātēm, kas ir ļoti labas arī šeit, tad tev tā kā brīvi, protams, tev tur dzīves maksas, un tur kaut kādas maksas ir, jo zinu, ka ļoti daudz ņem studentu kredītu, bet tas nav tikpat liels kā tā kā, nu, citās valstīs. Un, kad es tagad arī meklēju universitātes, uzzināju arī, kad es tā Skandināvijā, tā kā es arī varu mācīties pa brīvu arī Dānijā, tā kā es esmu Norvēģi, tā kā pilsonis. Jā, pilsonis. Un arī Zviedrijā, manuprāt, tā kā liela daļa no Skandināvu valstīm sadarbojas uz to, kas tā kā var iet arī uz viņu, tā kā. Tas ir baigi nice. Tas būtu apmēram kā Latvija, Lietuva, Igaunija. Jā, tā kā viņiem būtu kopējais tāds, jā. Okay. Kā viņiem it kā nav sasaistīts, un tev tur ir dažādi, tā kā, vajadzības, tā kā, lai tik tiekšā, bet, nu, tu vari tos izdarīt. Un tā kā tur kaut testi jātais un tā, bet tu vari tik tiekšā, tā kā arī viņu universitātēs diezgan. Vienkārši. Baigi interesanti īstenībā. Tad sanāk, tās universitātes, viņas ir vairāk kā tā kā pa novirzieniem. Viņas nav tā kā Latvijā, ka tev... Nu labi, Latvijā arī ir tā kā universitātes, viņas ir puslīdz. Piemēram, Latvijas lauksaimniecības universitāte, viņa ir tā kā, nu, pa to vairāk tā kā, vai viņi, man liekas, tā kā bišķi savādāk saucās, nu jau. Bet tas nozīmē, ka tev tajā laikā tev puslīdz jāsaprot, kurā virzienā tu tā kā gribi doties. Jā, bet universitātes nav tik, viņiem ir ļoti daudz, kas dažāds, viņiem nav tā kā, viņi parasti pēc vietām saucas, tā kā, piemēram, ir Stavangeras universitāte, Oslo universitāte. Jā. Viņiem nav tāds, lauksaimniecības universitāte, viņiem nav tāda novirziena īsti. Okay. Viņam ir viena, kas ļoti pazīstama, kas ir augšā Trondheimā, NTNU, kas tā kā ir tā kā uz zinātnes novirzienu, un viena no labākajām Norvēģijā, tā kā, ja tu gribi kaut kur tur iet, visi iesaka, tā kā tur augšā. Jā. Bet tā citādi viss ir diezgan tā kā sadalīts. Nu, tā kā, protams, vēl nebūs viss visur, bet tas nav tā, ka tur uz to tieši novirziens. Vienkārši tā ir Stavangeras universitāte. Okay. Un tad, jā. Jo Latvijā ir tā lauksaimniecības universitāte, tā Rīgā ir tā RTU, Rīgas tehniskā. Un kaut kas vēl tur bija. Zinu, ka tur tā vairāk uz tādām lietām. Bet tur sanāk Norvēģijā, ka tu var aiziet uz gandrīz jebkuru vietu pa lielam, un tur dabūsi precīzi to gandrīz to pašu. Es šeit Stavangerā. Pirmkārt, es vienkārši negribu šeit palikt Stavangerā, bet otrkārt, te īsti te nav tā kā tieši tas, ko es gribētu, īsti nav tā kā baigi interesanti man tie novirzieni. Es tā kā skatījos, tur ir, nu man nekas īsti neaizrāva, tur ir vairāk tā kā uz to, tā kā, piemēram, skolotāju bērnu dārs, tur bija uz, nu nebija tā kā tie novirzieni, tā kā, bet, piemēram, tur Oslo vai tev tur Kristiansandā vai tā, to būs tā kā vairāk izvēles arī. Okay. Bet šeit jau ir arī tas BI, kas ir viena privāta universitāte, ļoti pazīstama Norvēģijā. Okay. Viņa tā kā ir biznesa universitāte. Un tā kā Latvijā ir tā biznesa kaut turība, varētu būt kaut kas līdzīgs. Viņa viss tā kā uz biznesu, uz mārketingu un vadību un tā. Un viņa ļoti laba universitāte ir, bet, nu, tur jau arī tev jāmaksā tā kā privātā. Mēs tur esam bijuši ar mārketingu un vadību, apciemot viņus vairākas reizes. Man ļoti patīk, piemēram, tie lektori arī ļoti interesanti un tā, bet... Nu, tur ir ļoti pazīstami, ka tie cilvēki ļoti tādi, man ļoti daudz naudas, tur ģimenes nauda, ka tur visiem arī tas tāds, nu, apsmēja vienmēr to, ka tā kā, esmu no BI, tā kā vienmēr runāja tā arī tik smuki un šitā te, un es satikusi vairākus no BI, un man tiešām liekas, ka bišķi tas stereotips ir pareizs, jā. Man viņi teikšu tādu,
ne, tu jāiet uz beigtu, tu nevari iet uz Stāvangieras universitāti. Tas gan nav labi. Man tāds, nu, kāpēc? Viņam tāds, nē, nu, vispār. Nu, tā ļoti, tā kā, kad viņiem ir tāds savs kults, tā kā, bišķi uz to. Tā kā es domāju, ja tev ir nauda, tad pieņems, ka tu varbūt ej tur vairāk. Nu, tā kā, ja tu gribi parādīt to. Nu, jā. Ok, labi. Tu tā kā esi students, tu mācies un vispārējais, bet, teiksim, es zinu, ka tu daudz izklaidējies. Kā ir būt studentam Norvēģijā? Jo zinot to, ka Norvēģijā ir diezgan dārgi. Salīdzinot ar kaut kādu citu Eiropas kaut kādām valstīm, pilsētām, Norvēģijā ir diezgan dārgi. Kā ir būt studentam? Vai ir kaut kādas studentu, kā viņas saucās, tās stipendijas vai kaut kas tam līdzīgs? Zini kā, tu vari vienmēr tā kā tā kā tu vari iesūtīt, tu vari dabūt stipendijas atkarīgs uz kādu novirzienu tu ej. Tā kā, piemēram, es tev tā kā studijas, tas ir minimālais, jo tev viņi nesagaida, ka tev būs liels tā kā izmaksas. Tad es dabūju apmēram gadā 1200 kaut kādas kronas. Vai tas jau nekas nav? Nē, tas īsti nekas daudz nav. Un tur tā kā, vai kaut kā, nu tur ir izrēķināts, lai tu nosaktu datoru. Ja godīgi. Tā kā pa tiem 3 gadiem tu nosaksi datoru, ko tu nopirki. Okay. Un īstenībā vairāk tas nenosaks. Tā kā stipendijas kā vidusskolai nav baigi lielās. Es zinu, ka studentiem tu dabū lielāks, bet tas nepietiek, lai tu izdzīvo. Tev noteikti jādabūt darbs. Tā kā. Bet, ja tu ej, piemēram, uz vai nu deju novirzienu ar studijām kopā vai mūzikas, tev stipendijas daudz lielāks. Tur 4-5 tūkstoši, man liekas, ir pa gadu. Salīdzinoši lielāks, bet lielāks tev ir arī izmaksas lielāks, vai ne? Tev vajag drēbes, specifiski, tev vajag instrumentus un tā tālāk, un, ja godīgi, tas arī neko daudz nenosadz. Tā kā vidusskolai stipendijas nav lielas. Tas nozīmē, ka vidusskolā tu esi ļoti daudz atkarīgs no vecākiem, vecāku atbalsta. Jā, bet tajā pašā laikā man jau nav nekādas lielas izmaksas skolā. Man ir transports, tāpēc, ka es izvēlējos tā kā skolu tālāk prom, vai ne? Jā. Grāmatas skola nosedz. Dators tev ir jānosedz. Un, labi, tā ir lielākā izmaksa noteikti. Jā. Un tad, protams, rakstām tā kā zīmuļi un tā, bet, nu, tev jau neko daudz nevajag. Nesagaidi, ka tev tur ir 100 flomasteri vai kaut kas tāds, vai ne? Jā. Tā kā tu var diezgan... Bet transports tev, tu skoltiec tā kā apmaksā vai tev tā kā pat? Ja es dzīvoju diezgan tālu, tā kā, bet mēs vēl projām, man liekas, neesmu īstajā ārpus, tā kā, tur tā aplis ir, tā kartas ir, ka es neesmu pietiekami tā, lai dabūtu tā kā baigi kaut ko nosakt. Bet šeit Rogalandē ir diezgan labi, tā kā, piemēram, es pa mēnesi samaksāju 350 kronas par to, lai es varētu, man ir vilcienu var braukt, cik es gribu, autobusu, un tu var arī to pilsētas, tā kā, elektrisko riteni, tur 15 minūtes, tā kā, braukāt. Tā kā es teiktu, tas nav baigi. Bet tas ir tā kā studentiem vairāk, ka tu ir jebkurš? Jā, tas man līdz 25, tas pēc gadiem, tā kā ir līdz, cik tur 25, man liekas, un pēc tam pieaugušiem, man liekas, 500 pa mēnesi varētu būt. Bet tas arī nav daudz. Tas nav daudz. Lai tu visu varētu... Tā kā tu visu varētu tā kā braukāt un braukāt vilcienu visu dienu. Bet tas nozīmē, ka tu tās 500 kronas mēnesī samaksāt un var braukt krustām čēršam. Jā, iekšpus tā kā teritorijas. Jā. Tu var braukt kaut visu dienu, es jau katru dienu braucu ar vismaz 2 vilcieniem, 3 autobusiem, jā, un... Jo vilcieni kā tāda un autobusi viņi ir padārgi, ja tu gribi tā atsevišķi tā gribi braukt. Jā, par atsevišķi brauc, man liekas, vienu braucienu vismaz 40 pār kronas. Un principā tu tos 500 atset ļoti ātri. Jā, pa nedēļu, tā kā es tu braukāt, tu jau būtu atsits, un tā kā tu brauc. Tā kā mēnešu biļetes sanāk? Jā, mēnešu biļeti. Okay, ja var arī pirkt pa nedēļām, bet tur ir lētāk tu mēnesi pēc, un tā kā. Ja mums skolā arī bija mēnešu biļetes, bet es atceros, tas bija autobusam, bet tas bija vienam konkrētam, man liekas, autobusam bija. Mums arī tā, kad es gāju tā kā 8. līdz 10. mēs dabījām no skolas, tā kā tu varēji braukt konkrēti uz skolu un tā kā apkaļ no skolas, bet šis vienkārši tas nav tā kā skolas, atmetāts vienkārši tā kā saucas jauniešu biļeti, man liekas, tā kā. Okay. Un tāpēc tur tā kā lētāks nāk. Ok, nu labi. Tas nozīmē, ka, ja tu gribi patusēties, tev ir jāstrādā. Es zinu, ka tu strādā. Jā, un es runāju ar daudziem vienmēr, ģimenē vienmēr, nu tā kā Latvijā tāds, tu strādā, vai nav pārāk daudz, un tas ir ļoti daudz, bet šeit Norvēģis diezgan pieņemts, ka tu strādā. No 16 gadu vecums diezgan tāds normāli, ka cilvēki dabūt darbu. Ok, tad tā kā tu darbu vari viegli dabūt kā students? Nu, nē un jā, es esmu dzirdējis vēl, kas tā kā ir grūti atrast, bet tā kā man, nu mums vienmēr tā kā skolā ir tā kā darba nedēļa,
Jā. Tev ir jāatrod darbs nedēļas, parasti diezgan viegli. Jā. Un, es nezinu, manuprāt, lielākā daļa, ko es pazīstu, visi strādā. Man nav daudz cilvēku, kas grib darbu un kam nav darbs. Ok. Lielākā daļa, kas grib darbu, arī atrod darbu. Varbūt nav vienmēr labākie darbi, bet bieži vien Jā. es domāju arī, ka Norvēģi tā kā viņš to izmanto, ka tev ir lētāks darba spēks, jo vismaz 18 tev ir diezgan lēti. Un tā kā man bija pirmais darbs, man tāds konkrētais, kas strādā arī vienā lietoto preču veikalā. Visi mēs, kas tur strādājām, bijām zem 18, vai ne? Un visām ir jāliks daudz zemāks. Jā. Un es domāju arī, ka viņš to lieto. Bet, kad tu dabūji jau bišku uz savu CV, ir daudz vieglāk dabūt darbu pēc tam. Jā, ka tev ir pieredzīt kaut kādu bijis, protams. Bet tie, kas, es domāju, arī tas ir bišķis cilvēks to uzspiež, jo piemēram, tagad man cilvēki, kas nekad nav strādājuši, viņiem ir grūtāk atrast darbu, jo visi mēs, jo mums jau ir daudz darba pieredze, jo agrāk, man ne, un tad... Tad es cilvēks, kas saprot bišķi, ko dara, ir bišķi vieglāk nekā tiem, kas nesaprot vispār. Tas ir vieglāk, lielākā daļa, ja tu gribi, tu vari atrast darbu. Kafejnīcās, drēbu veikalos, pizzērijās. Man arī ir, kas strādā tur klubā vai bārās. Es strādāju arī tur Vikinga stadionā, palīdzēju. Ok. Labi. Okay. Kur studenti tusējas, ko viņi dara? Es zinu, ka tu diezgan daudz visu kaut ko dari. Principā katrs brīdienis tu kaut kur pār. Kā ir izmaksām? Cik tas maksā? Cik ir jārēķinās? Vai, kaut kas samīdzīgi. Kā ir vairāk ar to tusēšanu studentiem? Es teiktu, ka tas nav... Manā uztvērē tas nav tik dārgi, ja godīgi, bet es domāju, ka šeit ļoti tāda liela tusiņa, sociāla kultūra. Tas tagad, ārā brīvdienas, tas tāds, ok, ko dari. Es domāju, arī tas nav tik normāli kā citās valstīs. Man tas liekas tāda norma, bet es pastos tiem tāds, varbūt nav. Es kaut kad skatījos arī tādu, viens no maniem mīļākajiem norvēģu seriāliem, Skam. Ļoti labs, iesaku visiem nostīties. Es skatījos vienu reaction, YouTube no citiem, no ārzemes, kas skatās to. Un viņam bija tāds, viņi visu laiku tik tusē un tā tālāk. Jā, man tāds pats iespējas, ka tikai tusē kaut kur mājās vispār nav kaut kur vandās. Tusē, un man bija tāds, tas seriāls, mēs ļoti relatīvs tas seriāls, man liekas rīktīgi labi parāda Norvēģu kultūru. Jā. Un manā vecuma grupā, un es viņu tā skatās, viņas laikas to reaģē, un man tāds, man tas liekas pilnīgi normāli, es to neuztveru, tas būtu tāds kaut kas šoks, jo visiem tā ir. Es nemaz neeju tik daudz tusēt salīdzinot daudziem citiem, ko es pazīstu. Jā. Un es to jūtas arī mājās, ka viņiem tāds, tu nekad neesi mājās un tā. Un man tāds, man pat neliekas, ka tas ir tik daudz ārā. Labi, man arī bišķi tā problēma, kad es dzīvoju tik tālu prom no visu, ja es eju ārā, tad es palieku ārā, es palieku pa nakti pie draudzenēm vai tā tālāk, un tad neatveram, no rīta vai tā varbūt, bet tas ir ļoti tā pieņems, ka tev katru nedēļu ir kaut kas notiek. Un ja tu neej tusēt, vismaz satiec draugus, vienkārši chill vakaru vai tur. Jā, bet tas sanāk, tad tā studenta dzīve, viņi ir vairāk nevis telefonos, bet viņi tieši fizisks socializēšanās savā starpā. Protams, ir ļoti daudz arī tas, kad ļoti daudz starnājas. Šeit es uztvēru Latviju salīdzinot ļoti savādāk Snapchat kultūra. Tas viena no lielākajām sociālajām platformām, es teiktu, mūsu vecumā. Jā. Un man vienmēr tāds nevar, es ar snapoju ar draudzenēm vai draugiem no Latvijas. Man tāds, saņemoties, es nevaru, man pilnīgi cringe nāk, jo es nevaru, šitas bija pirms 6 gadiem Norvēģijā šitā, vai ne? Un tagad šeit, piemēram, tu ļoti daudz vairāk tiešām sarunājies, vai tu sūti video, runā, vai tu vienkārši no sevis sūti bildes, tur vairāk uz strīkiem, ko citu sūti un tā. Bet jā, es domāju, tā diezgan daudz notiek dzīvē, un tas ļoti tāds uzsvers, piemēram, uz jauno gadu arī tagad. Man draudzēm visiem tas stress, ko mēs darīsim jaunajā gadā, mums notiek kaut kam jābūt. Mums ir mājās gatavi jau pre-partijas, bet mums vajag kur iet tālāk, un tev ļoti tāds sagaidīts, ka tev tam ir jābūt, vai ne? Tas nav tāds, ja tu neēc tāds, tas, manuprāt, arī bišķi tās sociāli nolikt to standartu, kur vai tu eji, vai tu neeji, vai ar ko tu tusē un tā. Es domāju arī par izmaksām, tu teici, bieži vien kaut kas notiek mājās, tev izmaksas nav baigi liels, atkarīgs, ko tu gribi paņemt līdzi, vai ne? Bet tur nav tāda kultūra, ka tu tur atnesīs ēst vai tā tālāk, tāds katrs paņem, ko viņš pats grib. Tev diezgan liela izvēles, ko tu... Tā kā groziņu vakars sanāk? Nē, tu parastīs neko neēd, vai godīgi. Tad tāds atnes čipšu bļodu,
Bet tas nav sagaidīts, tas tāds, oh, wow, paldies, ja tu atnes, piemēram, čipšus vai popkorns tāds, wow, un tā kā ekstra kaut kas. Bet tas tā kā normāli. Jā, un tā kā dzēriens, tā kā alkoholu vai tā, viņš tā kā pats paņem, ko tu dzērs. Okay. Tas nav tāds baigi dalies, varbūt dzimšanas dienās. Tas ir ļoti tāds, wow, ļoti jauki, ja tu tā kā visiem kaut ko paņems, un tā kā, ja kaut arī ir tevi dzimšanas diena. Tas ir tāds, wow, tā kā riktīgi forši, jā, vai piemēram mans bija dzimšanas, visiem bija tāds, tā kā riktīgi jauki, vai tur mans bija pie drauga. Bet tā vispār uz tām parastām balītēm katrs ņem, ko pats arī dzers. Arī dzimšanas dienās? Bieži vien, jā. Tas sanāk, nav tā, ka tu aizēji pie kāda Norvēģijas dzimšanas dienas sagaidi, ka būs tūlīt tās galds nokrāts. Nē, tu nesagaidi. Tas ir tāds, ja būs, tas ir ļoti jauki, bet tas nav tāds, ko tu sagaidi. Okay. Un man vienmēr tas līdzies diezgan grūts, drusku mēs svinējam ar citām draudzenēm, un tāds, mums jāsagatavo ēst un kūku, viņam tāds stress, un vienkārši čili tur, neko mums nevajag, tur ieliksim čipšus, man tāds, nē, es nevaru. Man tas ir ieliks tās latviešu, kas nevar. Jā. Nu, ir Latvijā, ka tu parasti esi kaut kāda dzimšanas diena, tev ir tāds, tu sagaidi, ka tur būs, galds, kājas lūzīs no visa. Bet vienmēr viss pie manis atāk, visiem liekas ļoti, ļoti jauki, visiem ļoti patīk, bet tas nav tāds, ko viņi sagaida. Tā kā, piemēram, man arī dzimšanai, man bija tāds, tā kā, arī došu dzēriens un tā, bet, protams, paņemt arī paši, ja gribat, ja nebūs tas, ko jūs gribat un tā ļoti pieņemts. Bet es arī jūtu arī klasē, man ir vairāk, kas tā kā no ārzemēm ir, un, piemēram, pie viņa dzimšanas dienā. Tad bija tā kā saklāts, tā kā, bārs, mēram, viss ir vaļā, jā, un tā, jo viņš ir arī no Polijas, jā. Ok, bet, tad tā kaut kas līdzīgi tā kultūra. Jā, bet... Tā viss tā sistēma. Tā ir, bet tā citādi, ja tā kā nav mājās balīt, tad iet parasti tā kā uz tā kā bārus. Es teikt, varētu tā kā bārs, tip klubs, jo mēs nevaram iet tā kā uz klubiem. Tu vari no 20 gadiem iet, jo tad arī tu drīkst to pāri 21 vai 22% alkoholu. Un tāpēc viņi tā kā atdala, tā kā klubus un tā. Un tad mums tā Stavangrā ir 2 vietas, kur īsti var iet tikai. Okay. Tā kā visiem tāds vai te uz tā kā Beverly vai te uz Tivoli. Tā kā, 2 vietas, kur var iet. Apmēram, jā. Ja tu gribi tādu normālāku vietu. Un tur samaksas nav baigi dārgas. Tā kā, ja tev pēc 10 dienām tev jāmaksā, pirms tam tu vari tikt brīvi tur iekšā, jo tas vairāk tā kā sporta bārs īstenībā pa dienu. Bet pēc tam tad ir tie Beverly, tā kā tur ir 100 krāns pieeja. Jā. Un tie Tivoli ir 50. Bet, tas Beverly ir labāks, bet viss tur, tā kā, es arī izvēlētos iet, ja kaut arī 100. Bet man tur pazīstams strādā. Okay, tad arī bija šī tā kā vieglāk. Tad es arī, tas brīvi, piemēram, pagājušajās, kas gāja tik iekšā, vienkārši paņemt tur. Iestampot tāds viss. Baigi nice. Viss tā kā chill. Bet tas ir tas. Bet es domāju, ka lielākā izmaksa tā kā izkladēšanai. Bet tā kā, es domāju arī, kas tāds liels kultūras šoks. Ir rusu laiks. Jā. Šeit. Jā. Tā ir tāda liela lieta. Es domāju, tu atbrauc šeit, tad tev jābūt gatavam. Tā kā, tu vari, protams, izvēlēties pilnīgi neiesaistīties, bet tā ir tik liela lieta no tā sociālā, kad ir ļoti grūti neiesaistīties. Bet tas rusi tā ir daļa no studentu tās būšanas. Jā, es domāju, ka no 12. klases tā paliek diezgan svarīga lieta. Tā kā. Var kaut ko tā kā pāris vārdos pastāstīt cilvēkiem, kas vispār nezin, kas ir russ un ko tur dara un kāpēc to dara un kurā brīdī to dara? Rusu laiks sākās tā kā oriģināli tā kā tāds svin, reāli, kad tev ir izlaidums, kad tu pabeidz 13 gadus skolu. Jā. Un tā vienmēr bijusi liela lieta, bet pēdējos gados tas tā kā uzaudzis tā kā tāds milz mākonis, domāju, tā kā pārņems visu, tas sākas. Tas ir apmēram mēneša svinības, no tā, ka tu pabeidz vidusskolu. Un visi iet vienādos tā kā kostīmos, tādos, nezinu pat kā pateikt, tādos. Tā kā darba apģērbi tādi. Darba overalls tipi. Jā. Un atkarīgs, tas klasiski. Tā kā kombinzoni. Jā, kombinzoni. Darba kombinzoni. Un klasiski pēc krāsām bija sadalīts uz kādu izglītību, tev tā kā gāja. Tagad ir vairāk izvēle, tā kā tu brīvāks tas ir palicis, bet ir arī tā kā dažas skolas, kurām savas krāsas, piemēram, mēs esam zili manā skolā, jo agrāk tas bija tā kā ekonomikas un tā kā pārdošanas tā kā skola, un tad tas bija zils, tā kā. Un ir vēl viena skola arī Stavangrā, kas ir zila. Bet tādas citas skolas, kas vairāk brīvas, kur dažādi novirzieni, izvēlas parasti cilvēki. Bet, tipiski iet sarkanē, tas tā kā sarkanais russ ir vistipiskākais. Un tad tev ir viss tas jāsagatavo. Tev ir kostīms, protams, jāpasūta, tev tagad tur ir liela pasākuma, piemēram, ir LS, kas ir tā kā valsts satikšanās Stavangrā, un vēl viens valsts satikšanās arī Oslo pusē. Tā kā Stavangrā tur nāk liela tā kā dziedātāja, ļoti tāda
ļoti krūts festivāls no visas Norvēģijas sabrauc Rusi uz to Jā. vienu tādu parku. Un viss satiekas, tur ir festivāli notiek tajā gadā. Tev ir rusu kartiņas, bērni vāc kartiņas, tu aprakstīs sevi, tev tur ir, kur tu dzīvo. Nu, tā kā jokaini, visi aprakstīs, nerakst, kur tu reāli dzīvo un kas tev numurs ir. Jā, protams, jā. Visi tur sajokojas, tur smieklīgas bildes liek, un visi bērni tā kā vāc šitos, tev tā kā viņi maziņi tāda reāli kolekcijas daudziem ir riktīgas. Un tas tāda ļoti liela lieta jau no mazotas, vai ne daudz gaidi, ka viņi būs rusi. Tā kā tas ļoti tāds, jo tu izaudzi to, jo vecāki viņiem bija rusi, un vecvecāki bija rusi. Tas tā kā ieliek tā kā no bērnības. Tā ir ļoti, nu, tā kā forša tradīcija, daudz tā kā gaidi to ļoti. Un man tas, protams, nav tikpat tā kā dziļi iekšā daļa tā, ka Nu, jā. man nekas, es tā kā zināju, kas viņi bija vienmēr, es kaut kāds rusu kartiņas redzēju, bet tā kā es nekad baigi nebraucu tā kā skatīties 17. mājas, tā Norvēģijas nacionālā diena ir ļoti svarīga, tā kā šim, jo 17. maijā. Viņiem tas tāda, tā kā parasti tā bija pēdējā diena. Tagad šis gads mums būs savādāks. Viņi pārlika rusu laikus tā kā vēlāk, lai viņš tā kā sākas ap 17. māju un tā kā iet uz jūniju, jo tā kā eksāmeni un viss tā, bet es nezinu, kā būs. Viņi diezgan tā stulbi salikuši, jo viņi eksāmenis agrāk salikuši, un tad būs arī mums mazāks laiks to pašu vielu iemācīties, nekā citiem gadiem bijis. Nu, jā. Bet, jā, tas ir ļoti liels pasākums, un lieta arī tā, ka tu saliec tā kā grupās cilvēkus, viņi sajiet kopā, un tev ir tā kā savs merch, tev ir savs vārds, tev ir tā kā savi iniciāli, tev ir atklāšanas ballītes vārdiem un grupas. Un, protams, ja tu gribi tā kā ļoti daudz naudu iztērēt, bet varbūt ļoti jauks laiks, bet tev varbūt rusu busi, tur nopērc autobusu, viņi pārkrāso, pārtais iekšas, saliec tur milzīgus spīkerus, tu noalgo autobusu braucēju, tā kā šoferi tā tālāk, un tu reāli vienkārši brauc tusē, dejo autobusā. Tas viss mēnešu garumā. Jā. Kamēr tev ir skola un eksāmeni. Protams, tur ir alkohols un vispārējais. Un tā kā jā, tas ir tāds ļoti liels pasākums. Tās grupas arī tā kā, gan tas ir forši to, ka tev tā kā kopiena un viss tā. Te pašā laikā paskaidrot kādam no ārpuses to visu, tā kā kultūra ir ļoti grūti, jo izklausās galīgi izlika kā kaut kāds kults. Nu, jā, es dzīvoju pilsētā, kur to pasākumu taisa katru gadu, un tad tur ir vāks, tur ir tādi sastrēgumi uz ceļiem, tur ir mūzika skaļa, tur bija, man liekas, diezgan pasaules slaveni DJ, pat ir mākslinieki, kas uzstājās. Tas ir tāds tā kā, riktīgs festivāls. Ko tas festivāls? Tas ir tāds mēnešu festivāls, tā reāli. Reāli, jā. Un tev arī skolās tu izvēlies tā kā rusu vadību, kas tā kā dažādi priekšmeti tā kā ir, un tā tālāk, un tajās grupās tev arī, tā kā, sadalies tev tagad pēdējos gados, tā kā ir arī Instagrams ļoti svarīgs palicis, tā kā tev tie sociālos mēdījos, tu tā kā, tu liec gan savas bildes, gan tur video no tusņiem, tad, piemēram, mēs taisījām advents kalendārus, tu tur taisi, tu liec tur apraksts par cilvēkiem, kad cilvēki dabūs savu dzimšanietas video, kur tā kā uztaisīts visādas lietas par viņiem, un tur liec no braucieniem, un tas ir forši, tā pašā laikā ļoti arī tāda izrādīšanās, piemēram, tur kas protams, tas, un es ar šito esmu tur to, un tā tālāk, un viss tas tā kā, es jūtu tā kā, es savu grupu tā kā savācu, un tā kā uztaisīju apmēram, ja man nepatīk ar tiem cilvēkiem, ko es biju tur no sākuma, un tas bija ļoti forši, un tā, bet jūtu arī ļoti lielu stresu uz to, kas kaut kā tā kā to visu vadu, un tā kā es esmu galvenais, kur tur jānoorganizē viss kaut kas, un tas ir ļoti liels stress, un es sajūtu, kad vasarā mēs bijām tā kā palaiduši mūsu tā kā iniciāļus, un tā kā dabījām drēbes, un to Instagram un visu man bija tāds, man viss tā kā jānoorganizē. Un, kad atbraucu uz Latviju, es jūtu tādu atvieglojumu, ka tas nebija vispār svarīgi. Es varēju vienkārši atpūsties, man bija tāds vienkārši tīzlums vispār var tā kā organizēt, tas ir prom mēnesis, tā kā neuzņemšos atbildību par to šobrīd. Un... Nice. Bet tad sanāk kaut kad... Tūlīt jau, tūlīt nē, vasarā tad arī būs tas... Jā, man kaut kā ap 17. māju arī sākas viss, un tad iet līdz, tā kā jūnija vidum. Un pēc tam sanāk, agrāk bija tā, pēc tam liek tos eksāmenes. Tagad es notusējis, tad tāds šitāds... Nē, bet tur arī liek tā kā kamēr tev ir, un tagad mums būs tā kā pēdējā eksāmeni, mums ir kamēr, mums ir arī rusu laiks, tā kā reāli. Tas diezgan jocīgi, jo tu neesi diezgan, teiksim, skaidrā apziņā visu laiku. Lieta, un tā kā tāpēc viņš tādu uztais izvēli, ka tev ir vai tu vari piedalīties sociālajā, vai arī tu vari izdarīt tā kā labas eksāmenes, tas kā uzliek tev to
Nu, bija šī kaut kāda atbildības sajūta. Un tas, kas arī stulbi, ka tā kā LS, kas ir lielākais tā kā Stavangeras tā satikšanās festivāls, kas iet 3 dienas reāli. Mums pirmais eksāmens pirmdienā pēc tā festivāla. Oi. Un tas ir ļoti jauki, vai ne? Nu, jā, zinot studentu dzīvi, tas ir diezgan, teiksim, tāds beigais challenge. Jā, un tas, kas ir arī, kad tā izglītības ministre, viņš to visu ļoti labi zina, viņi ļoti iet tā kā pretur uz laiku. Jā. Un viņu reāli uzspied, ka nomainīt kā laiku, kad būs ruslaiks, pēc viņi pārlikt tos eksāmenus. Un, tur apsmējuši par to, ka laikam neviens viņu nepaņēma līdzi, kad gāju rullingā ar autobusu. Tas tāds iekšējais joks, jā. Jā. Kā ir, tu ļoti gaidīji savu 18. dzimšanas dienu? Gaidīju, bet man nebija tāds tā kā, es nevaru sagaidīt, ka man būs 18. Bet tad tev ir tiesības likt. Es zinu, ka tev ir tiesības. Man ir tiesības diezgan vēl, un nolika salīdzinot. Kā gāja? Labi gāja beigās, bet man bija kaut kāds... Es diezgan daudz tā kā braucu, ka man palika 16. Es tie dienā, ka man palika 16, es pabeidzu nolikt to pirmo kursu, lai es varētu tā kā, baltās tiesības dabūt. Jā. Un es sāku braukt, tas bija ļoti forši. Es salauzu kāju. Jā. Labs sākums. Bija ļoti labs sākums. Pagāja reāli kaut kādi 2 mēneši, es salauzu kāju. Jā. Un es tā kā nebraucu, protams, jo man bija salauzta kāja. Un pēc tam man kaut kā, es neiesāku to braukšanu, man kaut kā uznāca tā kā stress ar to visu. Un tā kā kaut kā bailes par to, un es tā kā jūtos ritīgi, ka man vienkārši nesanāk, un viss tā, bet tad es saņēmu, bet aizgāju tā kā uz braukšanas skolu, nolika visu, un tagad tiesības, tad es baigi forši ir, jā. Bet cik maksā nolikt tiesības? Un kāds ir process? Tas ir dārgi. Ļoti dārgi salīdzinot Latviju. Cik es beigās samaksāju? Par konkrēti tā kā ar braukšanas skolu, kas man bija. Jā. Es samaksāju. Cik man beigās bija? Par to varētu būt kādi 30,000. Jā. Bet man arī vēl bija tā kā kurs jau pirms tam citā braukšanas skolā. Tas bija arī kādi 4-5,000, man liekas. Nu, diezgan daudz, jā. Jā, diezgan daudz. Un vēl bija tur atsevišķi. Domāju, ka varētu būt 35,000. Nu, diezgan. Es zinu, ka kad es liku pēdējais, ko es esmu līdzis, bija tāds, kas puslīdz varētu salīdzināt, ir moču tiesības. Un tās man izmaksāja Latvijā, man liekas, 500 bija eiro. Līdz 500 eiro. Tas ir lētāk nekā viena kursi, kas man bija. Jā, ok. Kā, teiksim, kā ir autoskolā šeit Norvēģijā? Es zinu, ka man māsa, viņa nolika moču tiesības, un tur vispār negāja viegli. Pilnīgi nemaz, tur ir pilnīgi cita sistēma šeit nekā Norvēģijā, vai nekā Latvijā. Pilnīgi pavisam cita sistēma. Kā ir ar mašīnām? Man jau nav baigā pieredze Latvijā ar autoskolu. Nē, es zinu, jā, bet kā tev bija? Man likās, kā man pirmais kurs, kas mīlēja nolikt baltās tiesības, man likās, man skolotājs bija ļoti jocīgs. Viņš tur visu kaut ko vienkārši runāja, neko īsti neiemācīja, un kaut kas tur it kā bija, bet viņš tur stāst par kā viens nomira ar sieru galvā, jā, un... Kas ir baigi svarīgi, protams. Tas ir ļoti svarīgi, jā, un es iemācīju, jo es ļoti labi atceros, ka man viss preces ir ļoti labi jānoliek, lai man nelido siers, kad es ielidoju avārijā, principā, jā. Nu, ļoti labi tas man iesēdās īstenībā, ja godīgi, bet, tādi jocīgi stāsti, vai ne, un... Bet tad es sāku tikai braukšanas skolā. Es domāju, man ļoti paveicās man skolotājiem. Viņš ļoti patīk, mums ļoti labi saskanēja. Un jūs satiku tur dažs cits. Man nezinu, man kaut kā nepatiks viens man iedeva tur high five. Man bija tāds, es negribu, lai man braukšanas skolotājs iedod high five. Jā, es labāk gribu sasveicināties normāli. Bet man ļoti labi saskanēja viņu. Ļoti labi man patīk, man bija braukšanas stundas un tā. Bet, piemēram, cenas vai ne? Es runāju ar vienu man draugu, kas tagad liek tiesības. Un viņš tur tāds. Tur viena braukšanas stunda, tur 20 eiro vai cik tur. Man ir 200 eiro par vienu braukšanas stundu, tā kā tas baigi jauki. Jā, man par 90 minūtes, tā kā 200 eiro apmēram. Jā, Latvijā, reti kurš var pavēlēt tādu summu 200 eiro par vienu nodarbību. Vai ne, un tā lieta ir, ka tev ir arī obligātās nodarbības, kas ir diezgan daudz, jo tev ir tā kā dažādi tie kursi jāiziet, piemēram, man viena diena bija. Tā kā glačering, kas tev jābrauc tur bāni, tur testē tā kā ar slīdeni, kā tev tur brauc un visu. Un tas jau reāli ir kaut kādas 7 stundas. Man liekas, kaut kādas 6-7 tūkstoši samaksāja par to. Jesus. Un tev vismaz ir tā kā, tev ir arī langšerings, tev garā braukšana, tas arī ir kaut kādas 4-5 stundas. Tev ir kartšerings, tev jāiziet, kas ir tā kā karta braukšana. Maršruts tev tā kā ir jāizplāno un viss tur nezinu, cik tās stundas arī, vai ne, ir kāds 5,000. Un tā kā tikai obligātās lietas, plus tev ir
jābūt tentāmenam, tā kā pirms tev ir eksāmens, tad tev ir tur trinvurdēriņi, kā tev novērtē katru pirms tā, jo tev ir 4 tā kā līmeņi, kas tev jāaiziet ar dažādām lietām. Tā kā arī tā obligātās lietas tev, man liekas, minimums, kad es skatījos, cik tu varētu samaksāt, bija bez nekādām ekstra braukšanas stundām, man liekas, bija 22,000. Tas tāpat ir baigi daudz. Jā, un tas 22 nav 000. ieskaitīts ar to kursu, kas tev ir sākumā, un ar pašu tā kā, eksāmenu braukšanas. Es atceros, kad Latvijā, kad es liku tiesības, tas bija baigi sen, bet es domāju, ka baigi nekas daudz nav mainījies. Mums bija, mana mašīna bija garažā jāieparkojās, papakaļgaitā, es atceros. Tā bija paralēlais pārkings, man liekas, bija starp 2 mašīnām bija jāieparkojās. Un pārsvarā viss pārējais bija pa pilsētu. Tur ir pilsētas ikdienas dzīve, bet tur speciāls kaut kādas lietas, speciāli, pieņemsim, šodien mēs mācīsimies, tā kā tu noteici, mums tāda nebija. Es nedomāju, ka Latvijā joprojām kaut kas tāds ir. Nē, es dzirdēju no tiem, ar ko es runāju, nav nekas tāds baigi. Bet es dzirdēju arī statistiku tur pa Latvijā, kad diezgan daudz nenoliek. Viņiem tur bija kaut kā, kad baigi daudz, un kad bišķi nereāli daudz nenoliek. Latvijā ir tā, kad ir tev, vismaz bija, es nezinu, kā tagad, bija eksāmenā CSDD bija 30 jautājumi. Man šķiet, bija 30 jautājumi, kur tev varēja būt, man liekas, 2 kļūdas. Man šķiet, bet es neatceros vairāk. Skolas eksāmens mums bija 60 vai 90 jautājumi, un tev varēja būt 3, man liekas, kļūdas. Jā, mums šeit varbūt 7. Jā, bet par tiesībām tad diezgan dārgi, jā. Diezgan dārgi, un es domāju, tas bija diezgan labi, ka bija visādas tās tā kā obligātās lietas, jo diezgan daudz ko iemācījās, bet daži no viņam ir bišķi pa garu un bišķi pa dārgu, vai ne, kad tev varbūt nevajadzēja 7 stundas, lai tur brauktu pa tā kā, ko slidenu, neko tādu, jo tu neiemācies ņemot to, ka tev tā kā, tu praktiski redzi, kā ātrums tā kā ietekmē, piemēram, uz ledus vai tā kā, kā tev to izvairīties, jā. Bet Norvēģijā baigi svarīgi ir tas, tā braukšana tieši uz ledus un slidenē, jo te ir līkuma, un te var fjordā 1-2 var jau dot iekšā. Jā. Baigi interesanti, jā, īstenībā. Tad sanāk, tev tagad ir tiesības ir rokās, mašīna zina, cik tev ir, ka tev ir, ka tu vari braukāties, vizināties, un tagad tikai jaunais gads, un tad tev rusi, vai ne? Eksāmeni rusi. Eksāmeni būs, es vēl braucu brīvlaikā 2 nedēļas prom. Bet tas jau arī tā mums ar skolu, piemēram, ir ļoti stingri, tā kā, kad es prom. Jā. Mums ir tiem līdz 10%. Ja tu prom vairāk 10% vienā priekšmetā, tad vienkārši neieskaita. Okay. Tā kā tas ir ļoti tā, un viņi tagad ievies tur jaunas noteikumus, un tas slimība, piemēram, nav pieņemts tā kā attaisnojums, lai tu būtu prom no skolas. Baigi jūsīgi. Un tas tā ļoti jocīgi, viņi salikuši. Agrāk tu varēja dabūt no ārsta zīmi, tā kā tu tiešām esi slims, un tev ieskaitīja kā, tu drīkstēji būt slims. Tagad viņiem tāds līdz 10% tu nedrīkst iet pie ārsta. Nevar prasīt zīmi, neko. Tikai pēc 10%, bet tu esi slims, tu vari dabūt ārsta zīmi. Bet, piemēram, tu biji slims rudenī, un tagad tu kaut kur aizbrauc, piemēram, pavasarī, tev neskaitās tas, ka tev tā kā attaisnots, ka tu biji slims rudenī, Un tas diezgan stingri tev neieskaita priekšmetu, tā kā tev nav pabeigta skola, vai ne? Okay. Un, piemēram, fizkultūrā mums 90 stundu, tās tā kā, kopumā tur 1 stunda. Jā. Ja tu esi prom tur, man liekas, ir kaut kā 2,4%. Tu esi prom 4 fizkultūras stundas pa gadu. Tev neiekrīt labas nedēļas, ne to pie ārsta jāaiziet vai pie zobārsta. Tā jau ir tie 10%. Okay. Kā tu redzi Norvēģijas sabiedrību pret, kā viņi izturās, kāda viņiem tas nostāja pret, sauksim to, savādākiem domājušiem cilvēkiem? Kāds ļoti dalās. Vienā pusē viņiem ir, viņi ļoti tā kā paņem visus un tā kā ieliks pie sevis, viņiem negrib izstumt cilvēks, viņi grib būt tā kā, pieņemt visus, un tas viņam ļoti tāda svarīga lieta, un tā kā viņi saka mangfold, ka tev ir tā kā daudzveidība. Jā. Un es domāju, tādai viņam tāds, viņi ļoti to pieņem, bet tajā pašā laikā vienmēr tāds sajūta, kad skaties, un tā kā ir kāds savādāks, viņi tā kā atstum kaut kādā ziņā, vai ka viņi tā kā ģēbris, savādāk, viss tā kā, tu varam pasties uz cilvēkiem manā vecumā noteikti, piemēram, meitenes tāds, visas ģēbris diezgan vienādi.
Visas izstās visiem tās pašas, tā kā Lois džīnsas ar balto topu un tā kā adīto džemperi. Un tā kā adītas kurpēm. Tev nekas baigi lielā atšķirība nebūs. Nu, tā kā tev pieņems, ka viss tā kā izturās tāpat. Un es domāju, ka tā kā tu agrāk prasīja par to, vai atšķirības, vai tā kā ļoti tā kā diskriminē, vai tev ir nauda. Vienā veidā jā, jo, piemēram, tev pieņems, ka tev soma maksā, tu nezinu, dažus tūkstošus, pilnīgi normāli, vai tā kā kurpes, vai jāka. Okay. Tā kā tas tāds, ok, chill. Tā kā tas nav tāds, wow. Okay. Jo tas ir norma, tā kā vairāk. Bet tajā pašā laikā viņam ļoti tas, ka šeit tu neredzēsi neviens, kas staigās ar Gucci biksēm. Tas tā kā ir, nu, pilnīgi tev tāds, tas vēl nestilāk nekā tu staigāt ar parastām biksēm. Nu, tev ir tāds, viņiem ir tā kā tie logo, tev jābūt tādiem. Jo, nu, tu varbūt redzi, ka tā ir tāda jaka, bet tev nebūs baigi rakstīts, ka tā ir tāda jaka. Jo krāsaināks ir sliktāk. Jā, un viņiem ir tāda lieta, ko sauc janteloven, kas ir tā kā, tu negribi būt labāks par citiem. Tu neizrādies, ka tu esi labāks par citiem. Kaut arī varbūt tu zini, ka tev liekas, ka tu esi labāks par citiem, bet tu to neizrādīsi. Un tāpēc tu redzi, ka daudz, kuriem ir miljonāri, viņi šeit nestaigās ar pilnu logo un tā kā sauc bieži vien to new money. Tas nav baigi pieņemts šeit, tas nav nekas pozitīvs. Tā kā, tu, jā, tā kā es vienmēr redzu arī kaut kā, kas brauc autobusu, un tāds, ok, es redzu, ka tu esi no ārzemēm. Jo tu tur staigā kaut kādu, piemēram, tur gest kaut kādu baigi krēklu, un tad tu redzi baigi to Chanel kaut kādu logo, un tāds, nu, piedod, tas šeit nav baigi stipri. Nu, Latvijā tas ir baigi normāli. Tas jā, baigi, es arī vienmēr to ievēru, es tā skatos tāds. Jā. Es redzu, ka tā kā tu gribi parādīt, un man tas arī tā iegājis, ka man tas arī neliekas stilīgi, vai ne? Ne jau tā, ka es baigi nosot kādu, bet es redzu, ka tu neesi no šeit, neesi baigi iegājis tajā kultūrā, jo tas šeit nav tā pieņemts, tas nebūs tā izcilīgs, un liksies, ka tas ir tāds pārāk tacky, un tā kā tas nav tā pieņemts īsti, tā kā. Ok, bet pieņemsim, cik jaunieši tērē drēbēs? Es tādu, man liekas, tērēju ļoti maz. Kaut arī man daudz drēbes, un visiem ļoti patīk, tā kā mans stils. Es domāju, es salīdzinoši daudz vairāk tā kā lietoju, tā kā driftoju vai tā kā second hand un tā. Un tas arī vispār ir modē vairāk atnāca šeit Norvēģijā, tā kā, kad tu iepērcies tur tā kā lietotas drēbes un tā. Bet tad tas ir vairāk tā kā domās tā kā, nevis kāpēc tev nav naudas, bet tāpēc, ka tev ir tāds thrifting. Tā kā tas ir baigi stilīgi vai ne tā kā. Tas ir tā kā puslīdz arī kaut kas par to zaļo domāšanu. Jā, tas kaut kā iegājis un tas vienkārši ir stilīgi, ka tev tā kā kādas citas lietas, kas tā kā nav visiem, un tā, un tas tā kā ir iegājis. Un tāds vairāk tā kā stilīga lieta, bet tas nav tāds, ka tev nav naudas, tāpēc tu vienkārši iepirkties. Un arī, kad tu pasties cenas tajos veikalos, tas nav lēti. Reāli maksā tikpat daudz, cik tā kā jauns džempers. Nu, starp citu, tas arī Latvijā, tāpat aiziet humpalās, tad tu paprasti pat pa lupat gabalu tādu naudu, ka tu liekas, ka tu aiziet labāk uz kaut kādu īsto veikalu nopērci. Normāli. Tā kā tas arī tā, nu, ir iegājies šeit, bet citādi tā uz drēbēm, nu tā kā ļoti atkarīgs no kam, bet es teiktu, ka daudz vairāk noteikti varbūt tā kā Latvijā, es domāju, vismaz kāds man ir iespējas. Tas ļoti tāds, piemēram, tur dabūju uz Ziemassvētku Cedriku jaki, nu tas ir 5000 pie jaku, vai ne? Bet tā kā tur kurpēm, nu vismaz 2000 pilnīgi normāli cenu, tā kā kedām. Un somas arī, tā kā, varbūt no 1000 un plus, nu tā kā. Un tas nav nekas tāds, wow, tev ir tāda jaka, tāds, ok, jā, smuka jaka, bet nevienam tas neliksies tāds crazy, ka tu to dabūji uz Ziemassvētkiem, jā, tas ir pilnīgi normāli. Bet, teiksim, tie jaunieši, tad viņi to naudu, viņi saprot vai viņi nesaprot, ka viņi tā domā, vai kā tas ir? Nu, tā es domāju, ka viņi saprot, jo lielākā daļa arī paši strādā. Tā kā viņiem pašiem arī tā kā saprašana par to naudu, viņiem, piemēram, liekas, ka tas ir tā vērts. Varbūt tā kā. Un tā kā, piemēram, viena draudzene, labi, viņa arī ģimene diezgan tā kā daudz naudas ir, bet viņa pat arī ļoti, ļoti daudz strādā. Viņa, piemēram, nopirka tur somu, pat tur cik pa 20,000. Viņa bija tas, nu, collector's item, jā, tā kā. Viņa bija tāds, tā kā, viņai tas liekas tā vērts, viņai tas liekas, nu, tā kā foršana. Bet viņa kā liekas, ka viņu vairāk nosoda par to, ka viņi iet ar dārgām drēbēm. Es esmu ar viņu runājis, ka viņai tāds, ka visiem ir tādi uztver, ka viņai viss ir baigi forši ģimenē, jo viņai ir nauda. Tā kā visiem tāds, tu ejies šo jaku, jo, nu, viņi maksā 10,000, jā, un viņiem tāds, tu ejies to Hest Genser, kas ir diezgan, nu, normāls džempers, bet visi zina, ka viņš ir ļoti dārgs, jā, un visiem tāds, tu ejies savu, jā, vai tu ar Montclair jākus, jā, un viņai tāds, ka visiem ar uztver, ka visi baigi labi, un ka viņi tā kā, visi viņai jābūt baigi forši, jā, kad viņai ģimenē, nu, vecāki ir prom un strādā, viņi rāda, nekad viņus nesatiek gandrīz, jā. No, tas ir tā monētas otra pusi, ka tev it kā ir tas piķis daudz, bet tajā pašā laikā tu dzīvo darbā.
Jā, bet man liekas arī tas, ka varbūt viņai ir tikai vairāk dārgi drēbes, viņiem arī kaut kā noved uz to, ka citi viņu nosod kaut kādā veidā. Jā. Nu, tā kā, Bet es esmu redzējis, ka Norvēģi arī paši, viņi pērk, piemēram, ja runājam par mašīnām, viņi pērk sporta mašīnas, jaudīgas mašīnas. Nu, tas viņiem tā cieņā. Ja viņi pērk kaut kādu jaunu mašīnu, tad viņi tā kā labāk ņems kaut kādu sporta versiju, kaut kādu upgradeoto versiju. Lai gan viņi tā kā neizrādās, bet viņi tomēr izrādās savā veidā. Viņiem ir svarīgi, ar kādu auto viņi brauc. viņi tā negrib tā kā tev ar gaismu iespīdināt, bet viņi grib, lai visu to redz. Nu, Jā, viņi grib, lai tu tomēr zini, ap ko lietas grozās. Ok. Nu labi, un es skatos, mēs esam diezgan jau daudz nopļāpājuši, jau pusotru stundu būs. Vēl jautājums ir, pieņemsim, tagad kaut kāda ģimene grib doties uz Norvēģiju. Viņiem ir kaut kāds bērns, kuram vajadzētu iet skolā. Kas ir kaut kādas lietas, ko tu varētu ieteikt, ko darīt, ko nedarīt, vai kā labāk, vai uz ko viņiem būtu jāsagatavojās, ja viņi grasās doties uz šejieni? Nu, pieņemsim, kā no skatu punkta, kā skolniekam, jo kā pieaugušam, es domāju, ka tad tev diezgan nav super liela pieredze ar darbiem un kā tādu darbu meklēt, bet kā skolniekam, ar ko būtu viņam tā kā tam bērnam jāsaskarās vai ar ko viņam būtu tā kā, es domāju, ka tu saprati jautājumu. Es domāju, galvenais ir, kad tu atnāc ar tā kā brīvām domām, ka tev nav tādas konkrētas domas, tad tā būs vai šitā būs, vai ka tā jābūt. Kad tu esi atvērts tā kā jaunām domām, tā kā viņu kultūrai, es domāju, tu tā kā ieslēdzies un neielaidi tā kā sevi, tad, tu arī tam skolām būs daudz grūtāk un tā kā pieņemt. Okay. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, ka tu kā vecāks iemācies valodu. Jā. Tas, ka tu vari iet uz tā kā vecāku sapulcēm, tas, ka tu vairs runāt ar citiem vecākiem, tas, ka tā kā, tas vairāk visas sasaista kopā. Jā. Un arī tas, ka tev tā kā vecākiem tas būs arī citi draugi, tā kā Norvēģi, to man liekas, tas ļoti palīdz. Tas, ka tu neesi tas, kas ir ārpusē un neko nesaprot, kad tu sēdi tajā, tā kā sapulcē, un kad tu saproti, ko visi grib, un tu vari palīdzēt arī tam bērnam, piemēram, mājas darbam, iemācīties valodu, vai ne? Jo tas noteikti būs grūti, ja tu tā kā atbrauc jau skolēnu vecumā, varbūt viņi nav visatvērtākā, tā kā bērni, kas ir super ekstraverti, tas arī grūtāk iemācīties, jo tu nerunā ar visiem kopā, vai ne? Bet citādi, kā skolēnam, es domāju, vienkārši tu esi jauks, un lielākā daļa cilvēku būs jauka apkaļ. Un tā kā tas būs kā visās skolās, tev būs cilvēki, kas būs nejauki, cilvēki, kas apceļ, tā kā, un vienkārši iemācīt savam bērnam, lai viņi kā droši sevī kaut kā, bet tas, es domāju, tas jāstāsta no situācijas. Nav tāda viena lieta, to izdarīs un viss būs baigi labi. Tā kā. Es domāju, tāpat skola tā kā mācības iestāde ir ļoti labi sataisīta. Tur ir tā kā bieži vien ļoti labi skolotāji, kas grib, lai ir interesanti, kas tiešām grib tev palīdzēt un mēģina tā kā padarīt mācības interesantas un tev, lai tu attīsties tā kā no sava līmeņa. Viņiem tas ļoti svarīgi Norvēģijā, kad tu visiem nav jāiet vienā tā kā tempā. Viņiem tā viņi skatās, kur tu sāc. Un lai tu vari tā kā attīstīties. Piemēram, daudz skolotāji arī teiks tev tā kā, ja tu sāc no 2, viņi nesagaida, ka tu pēkšņi būsi 6 tā kā atzīmēs. Ja tad tu tiks līdz 4, būs baigi labi. Tā kā, tas ir ritīgi labi. Tev vienmēr ļoti uzliek uz to, ka arī, ka viņi runā, viņi mēģina tā kā neuztaisīt vienu tādu rāmu, kad 6 tas ir vienkārši labākais visiem. Viņiem kādam 4 būs ritīgi forši, tā kā viņi arī piemēros saka, ka tos tev vajadzīgs, lai dabūtu no 3 līdz 4. Tas nav tikai tāds, ka vai tu esi tur, vai tu esi šeit. Jā. Arī tas, ka tu tā kā no šejienes, no 3 pār 4, ir ļoti liels sasniegums, vai ne? Jā, protams. Un kad vienkārši attīstīties savā tempā uz saviem tā kā premisiem, viss, kas tev ir. Nice. Tas nozīmē, ka tad diezgan liels uzsvars ir vecākiem, lai viņi paši ātrāk, labāk integrējās. Tas nozīmē, ka arī tas bērns, viņš es domāju, ka bērniem tu ej tā kā no maza vecuma. Bērniem vieglāk sadraudzēties. Un es domāju, Norvēģi dažreiz var būt tādi, ja tu atnāc lielākā vecumā, viņiem ir tā kā savas grupas un nav varbūt vienmēr, liekas, daudziem nav tik viegli tikt iekšā vai tā kā iepazīt viņus tiešām, bet ja tu tiešām esi atvērts, klausies un vienkārši tiešām jāuzsver kaut ko pats arī tā kā iedod no sevis, kad ir diezgan, man nekad nav bijuši problēmas to, ja tā kā tiešām es pats vienkārši pilnīgi īsti vienkārši
Ej, man liekas, cilvēkiem patīk, ka tu esi īsts un arī tas, ka tu esi bišķi savādāks. Nu, tā kā, Nu, jā. varbūt neesi jocīgs, bet tu esi savādāks, tad viņiem nekas nav pret tevi tā kā pretīm. Nu, jā. Tā kā es domāju, es esmu pats un es ļoti atvērts. Tas ir svarīgākais. Ok. Skaidrs. Nu, ko es domāju, kad es būšu tev diezgan normāli nomocījis. Jā, ar visu tavu balsi un visam slimībām, bet jā, paldies, kad atnāci, paldies tiem, kas noskaties un noklausījās līdz šim, tā kā baigie čempioni jūs esat. Jā, liels paldies. Bet es ceru, ka šis video kādam palīdzēs, kādam, teiksim, kādam cilvēkam būs bišķi skaidrāk par to, kā ir būt jaunītim, kā ir būt studentam šajā visā pasākumā. Tā kā, jā, liels tev paldies, kad atnāc. Man bija forši, man bija interesanti. Bija sākumā, nezināju, kā būs, kas un kā, bet īstenībā beigās izvērsās baigi čotki. Baigi labi. Tā kā es domāju, ka iespējams mēs vēl kādreiz varam šito sataisīt. Parunāt jau bišķi par kādām citām tēmām, jo tas sākumā es gribēju to iziet to tev kā no tavu skatu punktu kā jaunietis, kā students. Un tad jau mēs varam tālāk runāt par kaut kādām citām lietām. Tā kā jā, liels tev paldies un tad jau tiekamies kādās citās reizēs.